Mēģināt sagrupēties, mums ir palikušas 2 minūtes. 2? Nu, kā jūs labāk gribat, kā jūs viens ar otru labāk jūtaties? Kā jūs jūtaties? Ieņemiet savas vietas un lūdzu izslēdziet mobilo telefonu skaņas. Es saprotu, ka jūs gribat sekot līdzi, bet skaņas izslēdziet, lūdzu. Ja var. Nu, ja nevar, tad paturiet, ko lai jums cits saku. Jo vēl skaista mūzika. Jā, mierīgi, skaista mūzika, viss kārtībā. Mums dos signālu, tad mēs... Dos signālu, tad mēs sāksim. Man vēl ir 3 minūtes. Tad 3 minūtes laižam gaisu iekšā. Kāds no komerces mēdījiem var šeit ir? Čau! Kāds no sabiedriskām institūcijām bez Romu biedrības ar vēl šeit ir? Nav? Arī. Tu esi viss. Tu esi komerces mēdījis, sabiedriskās institūcijas. Tu esi... Nevalstiska organizācija. Nevalstiskā Gunta Līdaka. Jā, nevalstiskā Gunta Līdaka. Tas ir labi. Tas ir labi. Tas ir labi. Nacionālo asociāciju. Jā, viņš ir mūsu sabiedriskā fotogrāfa. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Ļoti labi. Tarita, tiratita. Jā. Tā, tev arī laikam jāņem savs. Jā. Šitam ir pārējais ir televīzija. Man tomēr jārunā šajā mikrofonā. Šitā viņi man nedzird? Tā viņi man nedzird? Ai, man nevajag to mikrofonu. Tad tur var nolikt uz tādas plasterēs. Tev piesprauda? Jeb tu gribi tā kā mikrofonu? Labi. Jo man ir tik skaļa balss. Ka es mierīgi. Tā, šeit var nākt. Te ir vēl brīvas vietas. Lūdzu, brīvas vietas. Saima un prezidenta kanclēja brīnišķīgi. Fantastiski. Nu, kad mums dos zīmi? Kāds dos zīmi? Sveiki. Kāds esotēri? Dziļāk. Lai redz, ojāt. Es jau varu Dziļāk. Dziļāk. Labi, es ceru, ka mani dzird. Es domāju, ka mēs varam sākt ar vienu visiem. Paldies, kas atnākuši. Paldies tiem, kas pieslēgušies internetā. Šī ir Sabiedrisko mēdīju padomes rīkota diskusija ar nosaukumu Vai Latvijā būs spēcīgs sabiedriskais mēdījis? Šis ir jautājums, protams, kas tiek uzdots regulāri pēdējos 30 gadus, kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Jaunā Sabiedrisko mēdīju padome, cik jaunā, bet 2 gadi vēl nav, izdara kārtējo mēģinājumu uzjāt stikla kalnā, ja tā var teikt, panākt kādas būtiskas pārmaiņas tajā veidā, kā tiek finansēti sabiedriskie mēdīji, kā tie strādā, padarīt to efektīvākus. Es teiktu, galvenais, manuprāt, ir mainīt attieksmi no lēmumu pieņēmējiem, attiecīgi arī bieži vien no sabiedrības. Tieši tādēļ mēs gribam šodien paskatīties uz šo sabiedrisko mēdīju pārvaldības jautājumu, cik iespējams plaši no dažādiem aspektiem. Tāpēc arī mūsu programma ir tā nosacīta 3 daļās. Mēs sāksim ar to, ka iepazīsimies ar jaunāko aptauju, kas rāda, kā iedzīvotāji šobrīd novērtē sabiedrisko mēdīju darbu.
kas lielā mērā arī parāda, kas ir sabiedrisko mediju spēcīgās un netik spēcīgās puses. Tad sekos manā personā no padomes puses redzējums, kā mēs redzam, kas būtu jāmaina, gan attiecībā uz sabiedrisko mediju pārvaldību, gan uz finansēšanu, lai vājās puses padarītu spēcīgas un spēcīgās noturētu spēcīgas. Un visbeidzot, trešajā daļā varbūt pats galvenais jautājums, kur eksperti no dažādām nozarēm diskutēs par to, kādēļ vispār mums ir vajadzīgi sabiedriskie mediji, kāda ir to nozīme, loma šajos tik, protams, ļoti trauksmainajos laikos. Bet tagad gan vairāk nerunāšu, došu mikrofonu, vai viņš runās. Es biju iepauzējuši, bet šobrīd došu vārdu mūsu pēcpusdienas vadītājam. Man ir liels prieks, ka Ojārs Rubenis piekrīt šim izaicinājumam. Man šķiet svarīgi viņu uzaicināt šajā moderātoru lomā, jo viņš ir gājis, manuprāt, visiem posmiem vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. 80. gados bijis leģendārs Latvijas televīzijas žurnālists, pēc tam gadsimtu mijā pats bija toreiz radio un televīzijas padomes priekšsēdētājs, arī izdarīja savu mēģinājumu apvienot medijus un padarīt tos finansiāli spēcīgākus. Tagad var paskatīties uz visu no nedaudz cita leņķa. Un kā Radošo savienību padomes pārstāvis arī piedalījās mūsu vadītajās darba grupās, par ko mēs arī tālāk stāstīsim. Bet Tūlīt tu varēsi turpināt. Jā, paldies. Respektīvi ir tā, ka pirmkārt, man jāpasaka, ka šobrīd, ja kāds kādos sociālajos tīklos nevar lūdzu, ieņemiet vietas, te ir vēl krēsli, šeit ir brīvi, nestāviet dāmas kājās, mēģiniet saspiesties, tur ir brīvas vietiņas. Tātad mūs var šobrīd redzēt un dzirdēt Sepla Facebook kontā, portālā LSM LV, LTV LV Facebook kontā un Latvijas radio Facebook kontā. Tātad paldies, ka mani uzaicinājāt. Es nejūtos sevišķi laimīgs viena apsvēruma dēļ, jo šis ir trešais mēģinājums. Šis ir trešais mēģinājums, kad mēs mēģinām kaut kādā veidā attīstīt un virzīt uz priekšu sabiedriskā mēdīja pirmkārt jēgu, otrkārt lomu, treškārt kvalitāti un ceturtkārt, protams, apvienošanu. Tas pirmais mēģinājums bija jau 90. gadu beigās, kad es vadīju Nacionālo radio un televīzijas padomi. Un toreiz mums šo mēģinājumu reāli nokoda Latvijas radio. Tā es arī gribu teikt. Kā parasti Latvijas radio, toreiz Dzintars Kolāts, man liekas, ka Gunta vēl bija padomē, arī Dzintars Kolāts izdarīja pilnīgi visu, lai vispār par to jautājumu nerunātu un lai tas jautājums neattīstītos nekādā veidā uz priekšu. Ja tas nebūtu tādā veidā noticis, tad es domāju, ka mēs šobrīd jau pēc 15, cik ir 15 gadiem, vairāk mēs būtu pilnīgi citā pozīcijā, stadijā, jo tas pirmais projekts rādījās itin labs, un tajā pirmajā projektā mēs gājām kopā ar Latvijas televīziju par to, kāpēc es to stāstu, lai jums būtu preambula, lai jūs saprastu, ka tas nav viss tik vienkārši. Un tajā tika iesaistīti dažādi politiskie spēki, paši mēdīji. Un toreiz tas jautājums bija tāds, ka mēs par galveno uzdevumu stādījām, ka apvienošana var notikt tikai un vienīgi tad, ja mēs būvējam jaunu, modernu, stilīgu, maksimāli sašaurinātu, bet maksimāli ietilpīgu ēku ar palielinājumu visam tam, ka mēs varam, te ir vieta, te ir krēsls, lūdzu, te ir taisni viena vieta, ka mēs varam attīstīties, un mēs jau toreiz paredzējām, ka attīstība būs ļoti strauja, ka mēs varam attīstīties kopā. Mēs pat atradām vietas vairākas, kuras likām priekšā valdībai un saimē, ka to jautājumu varētu risināt. To nokoda, protams, un toreiz to nokoda, es būšu ļoti atklāts, un toreiz to nokoda, tāpēc, ka Latvijas radio grib palikt centrā šajā brīnišķīgajā ēkā, kur toreiz bija diezgan nolaista, tagad viņi daudz maz savest kārtībā. Un Dieva dēļ neiet prom no centra, jo tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Televīzija jau tolaik bija sliktā situācijā, ēka tika iznomāta ļoti dažādiem konkurentiem,
Un tad, kad šobrīd ieiet televīzijas ēkā, tad tu redzi, ka patiesībā ļoti daudz kas nav mainījies. Tas bija pirmais mēģinājums. Otro mēģinājumu tieši tādā pat veidā, es nezinu, kurš konkrēti, bet principā Latvijas Rādio iniciatīvā izsmērēja gar sienu Aināru Dimantu un nokoda otro mēģinājumu apvienoties. Ir trešais mēģinājums. Man nav nekādu ilūziju pēc vakardienas paziņojumu par kino naudām, pēc vakardienas paziņojumu, ka kultūras ministrijai tiks atņemt naudu un dot veselībai, un tas attieksies uz visu kultūru. Man, godīgi sakot, šobrīd nākot uz šo sanāksmi, es to gribu pateikt, kaut gan mēs darām visu, lai mēs varam izdarīt, baigu ilūziju tajā visā nav. Otrs jautājums, ko es tomēr gribu pateikt, mēs savā laikā visi kopā cīnījāmies par to, lai atteiktos no reklāmas. Un tas bija ļoti pareizs gājiens, un mēs no reklāmas atteicāmies. Ļoti forši, ka mēs atteicāmies. Televīzija ir krietni vairāk skatāma. Protams, ka mēs atsakoties no reklāmas cerējām, ka sabiedriskiem mēdījiem finansējums ārkārtīgi, visi bija par, ka tas palielināsies. Diemžēl tas palielinājies ir ļoti maz. Līdz ar to man jāsaka, ka programmas nav kļuvušas ārkārtīgi daudzveidīgas, viņas ir vienveidīgas. Mēs nepiedāvājam sabiedriskie mēdīji šobrīd, un to apgalvo arī auditorija, par ko tūlīt runās pētnieks. Apmēram 44% auditorijas, kā es dzirdēju, ir par to, ka sabiedrisko mēdīju programmas viņus, diemžēl, neapmierina. Un neapmierināts ir katrs ceturtais, piemēram, Latvijas televīzija, katrs ceturtais iedzīvotājs trūkst jaunumu, satura formātu tā tālāk. Tātad patiesībā mēs esam tieši tajā patā situācijā, kur apmēram pirms 15 vai jau vairāk gadiem mēs mēģinām atkal iet šo ceļu. Mēs redzam, ka mūsu brālīgās republikas vai valstis to ir izdarījuši, vai labāk vai sliktāk, es to nemāku teikt. Bet reāli mēs mēģinām to darīt, jo tas ir valdības un valsts parlamentu uzstādījums. Kā mums ies, to mēs redzēsim. Šobrīd es gribu aicināt, lai mums būtu priekšstats, kas tad ir sabiedriskais mēdījis, kā viņu vispār uztver. Ir Andris Saulīts, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks, kurš pats arī kādu laiku strādāja televīzijā, pārzina ļoti labi šo televīziju. Un patiesībā tas jautājums viņam ir, kā sabiedrība uztver sabiedriskos mēdījus un kāda sabiedrības nostājā ir viņiem jēga. Andri, lūdzu. Es laikam, mēs iekļāvāmies pirmajās 10 minūtēs abi ar Jāni, tagad te ir nākamās 20 vai mazliet vairāk. Jā, paldies par uzaicinājumu. Mēģināšu stāvēt tā maliņā, lai visi redz. Jā, mans uzdevums ir saprast jau 3 gadu garumā, kā sabiedrība vērtē Latvijas sabiedriskos mēdījus, un es savā prezentācijā arī uzsvēršu to, ka mani dati lielākoties, kur vien iespējams, ir nevis par katru mēdīju atsevišķi, bet par sabiedriskiem mēdījiem kopumā. Jo, manuprāt, tā ir diskusija, tiešām jābūt par katru mēdīju atsevišķi, bet par sabiedriskiem mēdījiem kopumā un to lomu, nozīmi un kvalitāti sabiedrības vērtējumā un tas, ko mēs vēlamies sasniegt. Un prezentācijas arī nedaudz iezīmēšu, kādi ir potenciālie scenāriji gadījumā, ja mēs tiešām nenodrošinām neatkarīgu un pienācīgu finansējumu mūsu sabiedriskiem mēdījiem. Šajā aptaujā mēs izmantojam Norstat internetu paneli, iesaistot stipri vairāk nekā tradicionālās aptaujās 1000 un dažus iedzīvotājus. Mēs izmantojam vairāk nekā 3500 Latvijas iedzīvotājus. Slēgtajā panelī tas nozīmē, ka tie nav internetā, Facebookā aicinājumi piedalīties un aizpildīt anketu, bet tas ir ar respektablu socioloģisko kompāniju, kura arī pārbauda, lai tas nav viens un tas pats respondents, kas vairāk kārt aizpilda vienu to pašu anketu. Un šiem respondentiem arī tiek neliela, bet taisnīga atlīdzība maksāta, līdz ar to tā atbildības sajūta ir reizēm lielāka arī nekā dzīvesvieta intervijās. Un otra lieta ir arī bieži vien daudzās aptaujās iedzīvotāji ir pat patiesāki nekā gadījumos, kad viņiem klātienē vaicā daudzus sensitīvus jautājumus. Šajā gadījumā varbūt tas nav tik izšķiroši, bet arī, ja tev vaicā par skatīšanos kvalitāti, var būt. Tā kā pirmais iemesls ir internetu panelis, tāpēc, ka tas ir vieglāk sasniedzams un stipri lielāka izlase ir iespējams nodrošināt. Bet otra lieta, mēs arī nevēlējāmies, lai šajā aptaujā iedzīvotāji ranžētu
Latvijas televīziju pret Latvijas radio, pret LSM. Mēs katram iedzīvotājiem uzdevām jautājumus vai nu par Latvijas televīziju, vai nu par Latvijas radio, vai nu par LSM. Līdz ar to mēs ieguvām 3 neatkarīgus vērtējumus par katru sabiedrisko mēdīju, un mēdīji katrs var atsevišķi strādāt ar šiem datiem, bet, kā jau es teicu, es šodien skatos video aritmētisko par to, kā kopumā iedzīvotāji vērtē, arī tāpēc, ka man ir diezgan ierobežots laiks. Un lauka darbs tika veikts 2023. gada aprīlī, un mēs varam salīdzināt ar 2 iepriekšējiem viļņiem, kuri tika veikti pēc līdzīgas metodoloģijas. Tie ir 2022. gada jūnijas un 2021. gada novembris. Abi šie pirmie 2 viļņi notiek laikā, kad ir liela satricinājuma sabiedrībā. 21. gada novembris joprojām mums ir pandēmija, un 22. gada jūnijas tie ir daži mēneši pēc tam, kad Krievija iebruka Ukrainā. Tā kā varētu uzskatīt, ka šis ir relatīvi mierīgāks laiks, kad ir veikta aptauja, bet mēs varam redzēt arī, kā cauri satricinājumiem sabiedriskie mēdī ir darbojušies un kāda ir arī ilgtermiņa efekti tam visam. Jautājumu loks kopumā ir aptuveni 50-60 jautājumu, un es, protams, visam neiešu cauri. Tās, kā mums metodoloģija ir noteikta, SEPL apstiprināta, ir vairākas kategorijas, kā mēs skatāmies uz katru sabiedrisko mēdīju. Katram ir noteikti arī mērķi, ko sasniegt, un arī tie grupējās jautājumi zem dažādām tematiskajām kategorijām, un ir arī caurvīja rādītāji. Es šajā prezentācijā pieskaršos pirmkārt sasniedzamībai, sabiedrībai un demokrātijai un galu galā kvalitātei. Nu ko, sākam. Vispirms es gribu pateikt, ka šodien dati arī ir publicēti, un tos sīkāk ir iespējams raudzīt Latvijas televīzijas un Latvijas radio mājaslapās. Precīzi adrese man šobrīd nav, bet es Ojāram vēlāk to pateikšu, lai viņš to varētu pateikt visiem. Un sasniedzamība tiek mērīta 3 veidos. Pirmkārt, mēs mēram lineāros kanālus vai portālus, un šogad mēs mērījām šo sasniedzamību kā vismaz 1 līdz 3 reizes mēnesī skatās vai klausās vai apmeklē portālu LSM. Tātad tie ir tie lineārie vai sauksim tos par tradicionāliem kanāliem. Tad mēs paprasījām visiem iedzīvotājiem par to, vai lieto konkrētos sociālo mēdīju kontus. Mēs, protams, izcēlām tos populārākos, piemēram, Latvijas televīzijas ziņu dienas, un tad mēs arī teicām, vai jūs vispār viņiem sekojat, vai jūs savā ziņu lentā to redzat. Un šādā veidā arī mērējām sasniedzamību. Un Latvijas radio un Latvijas televīzijas gadījumā ir jāņem vērā, ka tā simbioze ar LSM portālu ir ļoti cieša, tāpēc, ja respondents atzīmēja, ka viņš ir lietojis arī LSM sociālos tīklus, tad mēs uzskatījām, ka arī šajā gadījumā šis respondents tiek sasniegts ar Latvijas televīzijas un Latvijas radio gadījumu. Cita lieta ir, piemēram, 100 gramu kultūras konts, kur Latvijas radio dod savu saturu sociālajos tīklos, un līdz ar to tas neparādās šeit, bet tāpēc es saku, vēl jau svarīgāk ir šī kopējā sasniedzamība, kura sabiedriskajiem mēdījiem kopumā ir ļoti augsta, vismaz reizi mēnesī, un tā ir pieaugusi. Šeit jūs redzat, kā ir pērn bijis, tātad 4 no 5 iedzīvotājiem vismaz reizi nedēļā tiek sasniegti vai patērē sabiedriskos mēdījus, un šogad tas ir pieaudzis par 5% punktiem. Tas lielākais pieaugums ir attiecībā uz Latvijas televīziju. Es domāju, ka tas lielā mērā ir saistīts arī ar NPLP lēmumiem, un attiecīgi Latvijas radio ir mazāks pieaugums, bet arī šis pieaugums ir novērojams LSM, it sevišķi sezonāli, tā teikt, ja lietot CSP terminoloģiju sezonāli izlīdzināti, tad, protams, jūnijā ir vienmēr zemāks patēriņš nekā tas ir aprīlī, un iespējams daļa arī pieauguma ir saistīta ar to, bet ne tikai. Un tas, kas, manuprāt, ir svarīgi saprast, kur tieši un kur šī auditorija patērē, un kāds ir tas īpatsvars, cik lielā mērā mūsu sabiedriskie mēdīji sasniedz auditoriju savos tradicionālajos kanālos, un cik lielā mērā šī sasniedzamība ir jaunās platformās un sociālajos tīklos. Kā mēs redzam, tad patiesībā tā sasniedzamība kanālos vai LSM portālā
šogad ir stipri līdzīga. LSM portālam tā ir būtiski pieaugusi salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Tad tie bija kaut kādi 16 vai 18%, precīzi neatceros, bet jebkurā gadījumā tas bija zem 20%. Tikai sociālos tīklos ir salīdzinoši maza daļa, bet tas, kur Latvijas televīzija kārtīgi izlasa priekšā pārējiem sabiedriskiem mēdījiem, ir tieši tās auditorijas vidū, kuri mēdz patērēt gan sociālos tīklus, gan arī tradicionālos kanālus. Un šajā gadījumā, es domāju, tas ir stāsts ne tik daudz par prasmēm, bet par tehnoloģiskajām iespējām. Tāpēc Latvijas televīzijai, kurai jau ir uz katru filmēšanu līdzi kamera, mikrofons un montāžā tev jau ir video montieris, nav grūti paralēli ātri arī adaptēt saturu un izgriezt kādus labus video sociālajiem tīkliem, jo video saturs, protams, ir tas saturs, kas sociālos tīklos vislabāk iet. Savukārt Latvijas Rādio un LSM tas, protams, ir daudz grūtāk un apgrūtinošāk, un LSM gadījumā mēs redzam, ka tas iet labāk, bet principā šeit es teiktu, ka Latvijas Rādio ir tās izaugsmes iespējas. No otras puses, protams, Latvijas Rādio izaugsmes iespējas ir mazākas, tāpēc, ka lietotāju skaits ir vienkārši mazāks. Ja? Un līdz ar to ir tā lieta, ka daudzi vienkārši nelieto podkāstus, nelieto tradicionālos radio un neklausās radio kā tādu. Tā kā Latvijas Rādio es teiktu, ka ir izaugsmes iespējas sociālos tīklos, bet ir jārēķinās, ka tradicionālajos kanālos un vispār, kad tu prasi viņiem, vai jūs lietojat radio kaut vai sociālos tīklos, tas tā kā, ne. Ja? Tāpēc arī saku, šī diskusija par katru sabiedrisko mēdīju atsevišķi apstājas pret to, ka tā vienkārši arī pašai auditorijai nav jēgpilna. Viņi nedomā tik daudz par katru sabiedrisko mēdīju atsevišķi kā par sabiedriskā mēdīju saturu, manuprāt. Šeit jūs redzat, protams, ka reizi mēnesī tas ir tāds ļoti, varētu teikt, tomēr rets skatījums. Šeit jūs redzat, kāda ir tā sasniedzamība nedēļā. Tā nav stipri zemāka, tāpēc, ka ir grūti nomērīt regularitāti sociālajos tīklos. Vai jūs regulāri vismaz reizi nedēļā redzat Latvijas televīzijas ziņu dienesta saturu savā ziņu lentā? Grūti pateikt, manuprāt, šeit ir objektīvāk prasīt jā, nē, vai jūs vispār to redzat, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka tas kritums nav tāds ārkārtīgi milzīgs, viņš ir mazāks un tā kopējā sasniedzamība joprojām ir salīdzinoši augsta. Tas lūk par sasniedzamību. Un tagad es vēlos pievērsties medaļas otrai pusē, kas tad ir tie iemesli, kāpēc Latvijas sabiedriskie mēdīji nesasniedz, un kāpēc to nelieto, vai kāpēc kritiski vērtē, un cik daudz to vērtē kritiski, un vai tas ir sabiedrību iekļaujošs, vai arī tas ir tikai, tā teikt, valdošās varas rupors un tāpēc neusticams. Šie ir jautājumi, kurus mēs uzdodam, no kā mēs veidojam indikātoru sabiedrība. Un tā veidošana ir šāda, ka mēs noņemam visus tos iedzīvotājus, kuri par šiem jautājumiem, un tie ir tikai daļa no jautājumiem, kopā ir kaut kāda 8, 10 katrā indikatorā, mēs izslēdzam tos respondentus, kuri konkrētajā jautājumā ir atturējušies spriest. Mēs respektējam viņu vēlmi par šo jautājumu atturēties, sniegt savu vērtējumu. Un mēs uzskatām par pozitīvu un sasniegtu rādītāju gadījumā, ja respondents ir teicis, ka viņš pilnībā vai daļēji piekrīt konkrētajam apgalvojumam. Un šeit jūs redzēsiet tātad procentus tiem, kuri ir šajā aptaujā teikuši, ka viņi pilnībā vai daļēji piekrīt, un tad attiecīgi jūs no 100% atņemsiet šos procentus, jūs varēsiet saprast, cik daudz iedzīvotāji nepiekrīt, vai arī viņiem ir šī neitrālā nec piekrīt un nec nepiekrīt. Šie ir pozitīvi vērtējošie iedzīvotāji no tiem, kas piekrita sniegt savu vērtējumu. Un, ja ir runa par to, vai saturā iekļauj viedokļus, kas attaino arī manus uzskatus, šeit mēs redzam nelielu samazinājumu. Un interesantākais, ka pēc Ukrainas kara patiesībā tas uzreiz nemainījās. Tagad šeit domājot, ir tāds ilgtermiņa efekts, kuru mēs redzam, kas ir noticis sabiedrībā, ka daļai man ir jāstāv šeit. Jā.
Paldies. Tikai tad Jānis neko neredz. Jānis zina no galvas visu. Otra lieta, kuru mēs varam redzēt, vai ataino dažādus viedokļus, arī tie, kurus atšķiras no manis, un šeit gan tas nav mazinājies. Te ir aptuveni līdzīgs rādītājs, un šie visi ir tikai to iedzīvotāju daļā, kur reāli patērē sabiedriskos mēdījus, jo, ja tu neskaties, neklausies un nelasi, tad tu nevari objektīvi novērtēt šos jautājumus, jo šis nav zīmola pētījums, bet šis ir satura vērtējuma pētījums. Stiprina manu piederību ir jautājums, kurš ir pieaudzis un ir vairāk iedzīvotāju. Un principā mēs redzam, ka kopumā visiem šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar indikātoru sabiedrību, tas vērtējums ir vairāk nekā pusi iedzīvotāju teica, ka viņi tam piekrīt. Protams, ka ir otra puse, kura nepiekrīt, un tas ir arī tikpat satraucoši, tā kā jautājums, vai jūs esat pozitīvists, vai jūs esat optimists, vai jūs esat pesimists. Jūs varat skatīties abejādi, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka piederības sajūtas gadījumā mēs pat redzam pieaugumu, bet jautājums ir attiecībā, vai tās ir mazākumtautības, kuras arī dzen tā domā, kurām, protams, arī dzen sabiedriskā mēdīja saturs ir svarīgs. Un šie paši jautājumi, mēs skatāmies uz mazākumtautībām, tad šeit gan mēs redzam uzreiz kritumu pēc tam, kad Ukrainā ir noticis karš, un tas īsti nav atgriezies atpakaļ tajā līmenī, kas bija iepriekš, bet šeit ļaujiet man būt kritiskam. Man šķiet, ka šāda redakcionālā rīcība atsevišķus viedokļus izslēdzot no sabiedriskā mēdīja satura, kuru, un šeit es cita pētījuma ietvaros pētot arī panorāmas saturu visu aprīļa mēnesi, arī pamanīju, ka reizi nebija citāts no neviena Kremlī sēdošas personas. Tā kā, manuprāt, tas tikai norāda to, ka mums ir kaut kāda stingra redakcionālā politika sabiedriskiem mēdījiem. Otra lieta – ataino dažādas viedokļus, kas atšķiras no manis, arī ir samazinājies. Protams, domāju, ka tas arī ir ar to saistīts. Mēs redzam, ka tas ir zemāks. Un trešā lieta, kas savukārt mazākumtautību vidū ir pieaugusi, arī ir šī piederības sajūtas stiprināšana. Tā kā no vienas puses, jā, mēs redzam, ka tā viedokļa daudzveidība ir zināmā mērā mazinājusies, bet tai pašā laikā šī acīm redzot daudzveidība ir saglabājusies pietiekamā apmērā, kas nav arī mazākumtautības radījušas mazāku piederības sajūtu tieši no sabiedrisko mēdīju puses. Un arī otra lieta, mēs redzam, ka pēdējo 3 gadu laikā ir pieaudzis tas, ka mazākumtautību vidū sabiedriskais mēdījis ir tas, kurš spēj veicināt sapratni par citu līdzcilvēku skatījumu uz dzīvi. Otra lieta tātad ir šis indikators demokrātija, kas ir tieši vērsts uz ziņu un aktuālās informācijas raidījumiem. Būtībā ļoti līdzīgi jautājumi, bet tieši attiecībā uz ziņām un arī to, vai tas pārstāv visas sabiedrības intereses, nevis, piemēram, valdošās varas intereses, un vai palīdz atpazīt viltus ziņas un dezinformāciju. Un šeit mēs redzam, ka tie rādītāji ir vai nu pieauguši, vai arī saglabājušies tajā pašā līmenī. Tā kā šajā gadījumā mēs redzam, ka to sabiedrisko mēdīju sniegums ir visumā pozitīvs relatīvi pret iepriekšējiem gadiem. Bet, protams, ir vēl liela daļa sabiedrības, kas teica, ka viņi tam nepiekrīt. Un tā ir runa par uzticēšanos sabiedriskiem mēdījiem. Šeit jūs redzat, kāda ir tā uzticēšanās visu iedzīvotāju skatījumā, ne tikai lietotāju, tie, kuri patērē, jo par uzticēšanos tu gan vari spriest šajā gadījumā, neskatoties arī, jo iespējams viens no iemesliem, kāpēc tu neskaties, ir tieši tas, ka tu neusticies. Šeit mēs redzam, ka pozitīvi noskaņoto attiecībā uz sabiedriskiem mēdījiem un komercmēdījiem ir salīdzinoši līdzīgs skaits, bet mēs redzam, ka neskapēc attiecībā uz komercmēdījiem iedzīvotāji ir gatavi sniegt biežāk vērtējumu nekā uz tiem, kuri vērtē nevis tajā gadījumā, kad viņi vērtē sabiedriskos mēdījus. Un, protams, tad, kad mēs rēķinām tos indikātorus un tātad respektējot šo izvēli grūti pateikt, tad mēs konstatējam, ka tie ir aptuveni puse no tiem, kas ir snieguši savu viedokli, kas teica, ka viņi uzticas sabiedriskiem mēdījiem. Attiecībā uz ziņām mēs redzam aptuveni līdzīgu tendenci, ka
tā uzticība ir nedaudz augstāka sabiedriskiem mēdījiem, kuri ļoti uzticās, un komercmediju ziņām ir mazāk, bet principā tas viss izlīdzinās pie tā, vai viņi drīzāk uzticās. Šeit mēs redzam, ka neitrālāka attieksme ir attiecībā uz komercmedijiem, un neuzticēšanās ir salīdzinoši līdzīga 18% un 18%. Tā kā es teiktu, tā mēdīju vide ir ļoti līdzīga, bet šeit atkal ir tas jautājums, kāpēc attiecībā pret sabiedrisko mēdīju ziņām ir biežāk grūti atturēties. Man tāds tiešas atbildes nav. Un es kā salīdzinājumu un plašāku kontekstu vēlos jums nodemonstrēt citu rādītāju, kur sabiedriskie mēdīji aptaujā ir sasnieguši 51% uzticēšanās līmeni, kas ir aptuveni Eiropas Savienības līmenis. Ja? Bet te ir cits jautājums. Te ir jautājums, kurām ziņu avotiem jūs visvairāk uzticaties, un norādiet ne vairāk kā 3. Tā ir Eurostat aptauja, kas ir veikta pagājušajā gadā. Un šeit jūs redzat, ka Latvijā sabiedriskie mēdīji ir visaugstāk vērtēti. Nedaudz augstāk kā Lietuvā, bet nedaudz zemāk kā Lietuvā, bet stipri zemāk nekā Igaunijā. Protams, mēs neesam tie sliktākie piemēri. Polija un Ungārija mani galīgi nepārsteidz. Un runājot par šiem scenārijiem, kas notiek, ja tev sabiedriskais mēdījis nav neatkarīgs, tad, protams, uzticēšanās sabiedriskiem mēdījiem momentāli krīt, un tad mēs redzam, ka Polijā ir augsta uzticēšanās tieši privātajiem TV kanāliem, komercmedijiem, un Ungārijā tie ir būtībā sociālie tīkli, kur ir tikpat liela iespēja dezinformācijai kā objektīvai informācijai. Tā kā, manuprāt, mums būtu jādomā vienkārši, kā sargāt savus mēdījus no Ungārijas un Polijas scenārija. Otra lieta, Latvijā mēs redzam arī šeit, ka tā atšķirība gan attiecībā pret sabiedriskiem mēdījiem, komercmediju ziņām ir stipri zemāka, tas pats ir arī Lietuvā un Igaunijā. Tā kā, ja mēs skatāmies uz šo te vēl vienreiz uzticēšanos sabiedriskiem mēdījiem un to veidotajām ziņām, tad es teiktu, ka tie, kas šajā aptaujā, kur tev nav jautājums jā, nē, un norādīt 3 tā kā top avotus, kam tu uzticies, tie drīzāk uzticos, drīzāk neuzticos. Es teiktu, ka lielākā daļa tādā jautājumā jā, nē, nosvērtos uz šo pusi. Savukārt komercmedijiem gan es teiktu, ka te ir bažas, ka komercmedijiem tā svēršanās varētu būt arī uz otru pusi. Un izmantojot gadījumu, es teiktu, ka arī komercmedijiem šobrīd ir jādomā, kā spēcināt savu uzticēšanos, bet man šķiet arī svarīgi norādīt to, ka tie, kas tiešām neuzticās, tie ir maz. Un vēl, ja mēs apskatāmies to simbiozi starp tiem, kuri patērē sabiedriskos mēdījus un nepatērē, kā šie iedzīvotāji uzticās valsts pārvaldē, tad mēs redzam šeit milzīgas atšķirības, protams, ka, ja tu patērē sabiedriskos mēdījus, tad arī tev uzticēšanās valsts pārvaldē ir stipri augstāk nekā gadījumā, ja tu nepatērē šos sabiedriskos mēdījus. Bet, protams, ka mēs nevaram pateikt, kāda ir cēloņa sakarība, jo ir iespējams arī tieši otrādā, ka tu uzticies valsts pārvaldē un tāpēc tu skaties sabiedriskos mēdījus un īsti atšķitināt šo cēloņu sakarību nevar, bet tas, ko es varu teikt, ka šeit noteikti ir vieta, kur sabiedriskie mēdīji varētu sasniegt auditoriju, ja viņi censtos uzrunāt to auditoriju, kas neuzticas valsts pārvaldei un neskatās sabiedriskos mēdījus. Tā ir tā niša, kur tirgus niša ir brīva sabiedriskiem mēdījiem, bet apskatoties uz to, kāda ir šī sabiedrība, kas šeit atrodas, tajā grūti pateikt, vai neuzticos. Tās nav ziņas patiesībā, kas viņus interesē, tas nav smagais saturs, tas nav hard talks. Šai sabiedrības daļai pat neinteresē kultūra, kā temats mēdījos kopumā, nemaz runājot par sabiedriskiem mēdījiem. Viņus interesē būtībā izklaide, ārzemju seriāli, ārzemju filmas. Tā kā tas ir tāds kvalitatīvs saturs, kurš tiek eksportēts uz Latviju, importēts Latvijā. Ja? Un tāpēc, kā sasniegt jaunas virsotnes, ir ieguldīti kvalitatīvā izklādē pirmkārt. Tas ir mans pirmais vēstījums. Tagad ātri apskatot, kāpēc nelieto katru atsevišķo kanālu. Šie bija jautājumi, kurus mēs uzdevām. Tie, kuri teica, ka viņi nelieto retāk nekā reizi pusgadā. Mēs redzam pagājušā gada
topu visbiežāk minēja maz satura par mani interesējušām tēmām un izmantoja alternatīvos mēdījus. Šogad ir pieaudzis šis izmantoja alternatīvos mēdījus Latvijas radio gadījumā, bet tai pašā laikā, un šeit jūs redzat, kāds ir tas terminoloģija tam, kā mēs esam viņu noformulējuši aptaujā, bet tai pašā laikā aptaujā arī tie paši iedzīvotāji ratāk norādīja, ka viņi nelieto sabiedriskos Latvijas radio, tāpēc, ka viņi neuzticētos. Tā kā šis ir arī tas apliecinājums, ka tā uzticēšanās nav tik ļoti neuzticēšanās nav tas būtiskākais aspekts attiecībā uz sabiedriskiem mēdījiem. Latvijas televīzijā ir ļoti līdzīgi, kā ir samazinājies tie, kuri neskatās, tāpēc, ka nav uzticams un neatkarīgs, bet pieaug tie, kuri izmanto alternatīvos mēdījus. Savukārt LSM gadījumā mēs redzam īstenībā pretēju tendenci attiecībā uz alternatīviem mēdījiem, ka šeit iedzīvotāji norādīja retāk, ka viņi izmanto šos alternatīvos mēdījus. Un kā jau es teicu, tātad katram respondentam jautāja tikai vai nu par LSM, vai par Latvijas radio, vai Latvijas televīziju. Acīm redzot, ja tev ieliek kastītē Latvijas televīzija vai Latvijas radio, tad tu domā, kas ir alternatīvas mēdījis, un tās ir acīm redzot tātad ārpus Latvijas televīzijas platformām, kaut kur citur. Un es pat nezinu, kur, bet kad ir LSMs, tad tu patiesībā tas alternatīvais tev jau pazūd. Tev ir daudz retāk tas, ko tu uzskati par alternatīvu. Tāpēc man tas otrais... Otrā lieta, ko es gribu uzsvērt, ir tas, ka šobrīd ir ļoti reti kuram iedzīvotājam kāda no sabiedrisko mēdīju lietotnēm. Gudrs vēl gudrāks arī ir cilvēki, kas spēlē. Tas ir prieks man par to, bet būtībā 2 gadu laikā izmaiņa īpaši nav. Tie ir aptuveni, ja mēs skatāmies tā kā kumulatīvi, tad tie ir katrs 6. iedzīvotājs. Un tāpēc otrais mans ieteikums ir attīstīt šīs daudzveidīgās multimedijas platformas, mēģināt rauties iekšā gan esošajās, ko uztur citi ārēji avoti, gan arī pašiem veidot savējās tā, lai tās būtu lietotājiem ērtas un pieejamas. Un visu beidzot tad par to saturu un kvalitāti. Šeit jūs redzat, cik daudz no tiem, kas nelieto sabiedriskos mēdījus, ir norādījuši, ka viņiem ir vai nu problēmas ar to saturu, ko piedāvā katrs 5. no Latvijas televīzijas, ratāk Latvijas radio gadījumā, kur biežāk norāda, ka ir maz interesējuši par saturu, bet vēl attiecībā uz LSM arī ir maza interesējošā satura. Tad par to kvalitāti vēl tajās pašās pēdējās 3 minūtēs, kurās es maratonu veidīgi cenšos skriet cauri visam. Šogad mēs pirmo reizi uzdevām plašāku jautājumu par kvalitāti, kas bija tāds viens jautājums, neprecizējot neko. Vai jūs piekrītat apgalvojumam, ka sabiedriskais mēdījis piedāvā kvalitatīvu saturu? Un tas bija tas, ko Ojārs arī norādīja par to, cik daudz teica, ka viņi ir pozitīvi noskaņoti, katrs 3. iedzīvotājs, neitrāli ir katrs 5. un šie ir tie, kuri teica, ka ir negatīvi noskaņoti. Jūs redzat 24% attiecībā uz Latvijas televīziju, kas ir visaugstākais rādītājs. Pārējiem mēdījiem tas ir aptuveni 13 līdz 17%, bet, kas ir atšķirīgs Latvijas televīzijas gadījumā, cilvēkiem ir viedoklis. Un tas ir normāli, tāpēc, ka arī Saeimā ir daži jautājumi, kur visi deputāti uzkāp tribīnē, bet ir daži jautājumi, kur tikai viens ziņotājs par likumprojektu uzkāp tribīnē. Līdz ar to man tā tēze ir, ka jo augstāk tev ir sasniedzamība, jo arī tu piesaisti aizvien vairāk to auditorijas, kura patiesībā tev saturu kritiski vērtē. Tā, tas ir tāds lāsts no sasniedzamības. Ja mēs kāpināsim sabiedriskiem mēdījiem sasniedzamību, bet neieguldīsim kvalitātē, tad patiesībā mums ir iespēja, ka tas kvalitātes vērtējums sabiedrībā attiecībā uz sabiedriskiem mēdījiem kritīs. Tā, tas atbilde nav tikai torņos un platformās, bet jautājums ir par to, kā uzcelt arī kvalitāti papildus sasniedzamībai, nevis tikai ar sponsorētiem postiem Facebookā spiest virsū saturu, kurš jau ir saražots un kurš tiek ražots lēti. Un ja mēs skatāmies par to, kas ir lēts un dārgs saturs, tad šeit jūs redzat vērtējums par tādām 4 lietām, kas ir atkal manas pašas izvēlētas no tiem kvalitātes, radošuma un zināšanu kategorijām, kur ir runa par to, vai sabiedriskais mēdījis tev iedrošina kaut ko darīt, uzdrīkstēties, būt uzņēmīgam, iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, palīdzēt jaunas zināšanas par uzņēmējdarbību un uzzināt par līdzcilvēkiem.
šie visi pirmie 3, jo no pirmā viszemāk uz augstāko, bet arī tie 47% nav salīdzinājumi ar to, cik labi sabiedriskie mēdīji šobrīd stāsta cilvēku stāstus. Bet kas ir cilvēku stāsts? Tās ir intervijas, kas ir lētākais satura ražošanas žanrs. Tu aizbrauc ar vienu mikrofonu, kameru, nointervē, atbrauc atpakaļ, un mums ir ļoti daudz šādu stāstu, kas ir ārkārtīgi kvalitatīvi. Province, stiprie stāsti, intervijas Latvijas rādio un tam līdzīgi. Viņi ir stipri, bet nesalīdzinām stiprāk par visu pārējo lietu. Tāpēc, ja mēs apskatāmies arī, piemēram, uz Latvijas rādio un auditorijas vērtējumu, tad apstieties, kāds ir tas pozitīvais novērtējums par cilvēku stāstiem un par uzņēmējdarbību. Stipri zemāks. Un tā ir tā lieta, kas, manuprāt, šobrīd arī pietrūkst, ka ir citi satura formāti ārpus šīm intervijām, ārpus šiem cilvēku stāstiem. Un nevis atsevišķi cilvēku stāstu vienā raidījumā, 23 minūšu garumā, bet formāti, kur dažādi cilvēku stāsti satiekas un tādējādi veido kaut kādu kontekstu, un viņi sarunājās šajā platformā vienlaicīgi, un arī iedzīvotājs uzzina kaut ko vairāk, nevis tikai to, ka ir šāds cilvēks Latvijā. Un ne tikai līdz ar to dokumentālai, bet daudzveidīgi ar izklaides elementiem, lai tie sasniegtu arī kvalitatīvu izklaidi. Un ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules konteksts, kas nozīmē veidot arī sadarbības formas. Un man ir pēdējais slaids par eksporta spēju, kas to visu nodrošinātu. Un līdz ar to mums tā būtu iespēja šādā veidā attīstīt sabiedriskos mēdījus, kam visam par pamatu vajadzētu būt šeit tāda pirmai lietai, kas ir Jāņa un visas sabiedrības uzdevums panākt neatkarīgi finansējumu sabiedriskiem mēdījiem. Un, manuprāt, tā darbības prioritāte ir ieguldījuma pētniecībā un attīstībā, jo salīdzinot ar Igauniem, uzņēmumi Igaunijā 1% no IKP iegulda pētniecībā un attīstībā, Latvijā tikai 0,2%. Un man liekas, ka sabiedriskiem mēdījiem arī ir jālauž šis ceļš, ka mēs saturu veidojam sākot ar lieliem ieguldījumiem eksperimentālās izstrādēs, raidījumos, kuri varbūt pat nenonāk ēterā, bet mēs viņus izmēģinām kā pilotus. Un tas ir tikai normāli, kā uzņēmumiem ir jādarbojās, un tad mēs sasniegsim Eiropas līmeni ne tikai finansējuma ziņā, bet arī tas, kā mēs eksportējam savu pievienoto vērtību. Paldies! Paldies Andrim! Es domāju, ka tas process būtu krietni plašāks, ko runāt. Man patiesībā ir 2 sīki jautājumi. Ar ko izskaidrojums, ka Lietuvā un Igaunijā ir procentuāli augstāks tas rādītājs nekā Latvijā? Es neesmu Igaunijas un Lietuvas mēdīju telpas eksperts. Es tāpēc atturēšos to komentēt. Es ceru, ka diskusijā mēs ieraudzīsim atbildi šo jautājumu, bet es varu teikt, ka Latvijā relatīvi sabiedriskie mēdīji ir stabilā situācijā, un tā atšķirība no Lietuvas jau nav liela, 52 vai 57. Es neteiktu, ka tā ir liela atšķirība. Man šķiet, ka Igaunijā tas satura piedāvājums daudzveidīgām sabiedrības grupām ir daudz plašāks. Un atkal atgriežoties pie eksporta, ja mēs par krievu valodu un runājam tikai kā par vietējo patēriņu, tad es saprotu šīs visas kolīzijas par valsts valodu un tam līdzīgi. Bet ja mēs runājam par krievu valodu un LSM kā eksportspējīgu produktu iedzīvotājiem, kas nedzīvo Latvijā un kuri vēlas iegūt objektīvu informāciju kaut vai par karu Ukrainā, tad man šķiet, ka tā ir arī atbilde uz jautājumu, kāpēc Igaunijā ir augstāks šis rādītājs attiecībā pret uzticēšanos un ziņu avotiem un sabiedriskiem mēdījiem stipri augstāk. Paldies. Un otrs jautājums ir pie tā pētījuma, vai procentuāli jūs skatījāties aptaujās arī to, cik cilvēki kopumā lieto dažādus sociālos mēdījus, vai cik cilvēki skatās tikai vai klausās tikai Latvijas rādio un Latvijas televīziju. Bet tā, man liekas, ir diezgan būtiska lieta. Jā, tur ir, protams, principā sociālos tīklus lieto gan arī visi Latvijas iedzīvotāji. Ir ļoti maz tādu, kuri nelieto. Un tur ir arī, protams, sabiedriskiem mēdījiem tas ir arī liels lauks šī aptauja, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus. Un tur ir gan jautājumi par to, cik lieto komerc mēdījus un saprast, kur tās auditorijas pārklājās, kur viņas nepārklājās, bet to visu sīkāk es nevarēju arī izstāstīt. Okay, paldies! Mums nav ļoti daudz laika, bet ja ir kādi jautājumi Andrim, kas var aizmirsties un kas ir būtiski tieši pie šī pētījuma, ir kādi jautājumi? Lūdzu? Viens jautājums, vai no reģionāla aspekta arī jūs kaut kur tos datus vācāt? Jo varētu būt diezgan liels atšķirības, bet
kas ir mans pieņēmums? Jā, tātad aptauja ir visas trīs šīs datu kopas, tātad 1200 respondentu ir reprezentatīvi pret Latvijas sabiedrību, tā skaitā arī reģionos. Un ne tikai ir arī jautājumi, kurus sabiedriskie mēdīji īpaši vērtē pēc tā, vai iedzīvotāji atzīst sevi kā lauku iedzīvotājus, un kā šis vērtējums atšķirās. Līdz ar to šīs visas tabulas, kuras rādīja griezumā pret mazākumtautībām, sabiedriskie mēdīji redz arī lauku iedzīvotāju uzskatus, bet es tagad ātrumā nepateikšu, kāda rezultāta. Jā. Var skatīt, un tas vairāk sabiedrisko mēdīju uzdevums, bet viņiem arī sabiedriskā pasūtījumā ir šī sasniedzamība. Tieši tāpēc arī šis jautājums par laukiedzīvotājiem ir uzdots respondentiem. Un arī uzreiz pieminot, kā tiek nomērītas, vai tā ir mazākumtautība, tā nebija nedz anketas valoda, nedz arī tautība, kuru respondents izvēlējās, bet mēs vaicājām viņam pašam, vai jūs uzskatāt sevi piederīgi pie šādām grupām. Jo šobrīd man liekas, ka aizvien vairāk iedzīvotājiem ir daudzveidīgas identitātes un neviena vienīgā, un tāpēc, manuprāt, tas arī objektīvi atspoguļo to, kas ir mazākumtautību uzskati Latvijā par sabiedriskiem mēdījiem. Vēl lūdzu kāds jautājums? Ātrumā nav. Andrejs, cerp, ka tu nebeigsi projām. Nē, es palieku. Tātad, jo mums tas laiks tā kā ierēķinātais skrien uz priekšu. Tātad Sepla galvenais cilvēks, padomus priekšsēdētājs Jānis Siksnis, 2 mēneši, ja? 2 mēneši notika tas process, vai vairāk? 2 mēneši notika process, kurā šobrīd darba grupa klausījās, strādāja, mēģināja atrast veidu, kādā veidā pildīt doto uzdevumu, ko ir uzlikusi Saeima un par kuru droši vien lēmumu būs jāpieņem valdībai. Kā tālāk attīstīties, un vai tas ir jēgpildi vispār attīstīties un iet kopā, un kā gala rezultātā iziet no situācijas, vai to darīt pie patreizējā finansējuma, vai ar jaunu finansējumu, un kādam ir jābūt finansējumam. Tāpēc tagad, Jāni, varbūt tev vārds izstāstīt to mūsu problemātiku, kurā mēs, diemžēl, esam nonākuši. Paldies par ievadu. Tieši tā arī bija. Pēdējie pāris mēneši ir bijuši intensīvi. Droši vien liela daļa atcerās notikums marta beigās, kad šis jautājums parādījās dienas kārtībā ar to, vai apvienot vai neapvienot, kurā brīdī un kā. Tas bija marta beigas, kad mēs sākām arī intensīvo darbu, bet vispirms es gribētu nedaudz īsumā par vēsturi, ka nav tā, ka šos jautājumus esam izdomājuši mēs padomē. Tie bija mūsu uzdevumi tajā brīdī, kad mūs ievēlēja 21. gada augustā. SEPLP, tas ir sabiedriski elektronisko plašsaziņas līdzekļu pārvaldības likuma pārējais noteikums, skaidri jāpasaka, ka mums bija jāizstrādā koncepcija gan par apvienotu mediju izveidošanu, gan par jaunu finansēšanas modeli. Un tieši tie paši būtībā uzdevumi ir ierakstīti arī esošā ministru kabineta deklarācijā un rīcības plānā, kas paredz finansēšanas modeļa maiņu, Eiropas vidējam līmenim līdzvērtīgu finansējumu, vienotu sabiedrisko mēdīju ar pietiekamu tehnoloģisko infrastruktūras nodrošinājumu. Un Saeimas uzdevumā, kā jau Ojārs pieminēja, mēs pēdējos 2 mēnešus, kopš marta vidus jau faktiski 2 darba grupās strādājām pie šiem abiem jautājumiem, pie jauna finansēšanas modeļa, un arī detalizējām vai aktualizējām tos jautājumus, kas nebija skaidri pašiem mēdījiem marta beigās par to, kāds tad būtu vienotais mēdījis un kā notiktu ceļš uz šo vienoto mēdīju. Mēs izgājām punkts punktam visam cauri. Šobrīd īsi ir tā, likumā ir ierakstīts, ka, finansēšanas modelim ir jābūt tādam, kurš būtu nodrošināt mēdīju neatkarību, kurš būtu atbilstošs. Un šajā gadījumā mēs darba grupā par finansēšanas modeļu maiņu, kur bija 11 institūciju pārstāvi, tā skaitā Kultūras ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Saeimas juridiskais birojs, arī 3 NVO. Mēs daudz runājam par to, ka šobrīd, diemžēl, modelis nav neatkarīgs, jo katru gadu lēmums par budžeta apjomu tiek pieņemts tikai atbilstoši attiecīgās valdības prioritātēm, kas nozīmē, ka tās var būt ļoti mainīgas. Eiropas padomes rekomendācijas šajā ziņā pasaka ļoti skaidri, ka ir jābūt neatkarīgam no valdības lēmumiem. Atbilstoši, tas man šķiet ir jau sen diezgan skaidrs, ka neatbilst šim kritērijiem, jo budžets ir kroniski nepietiekams. Ir grūtības ar esošās infrastruktūras uzturēšanu, grūtības ar labāko profesionāļu noturēšanu. Prognozējams arī šajā ziņā
situācija šobrīd neatbilst, jo lēmums par galīgo budžeta apjomu katru gadu tiek pieņemts tikai īsi pirms attiecīgā nākamā gada sākuma, kas jau īstermiņā ir grūti plānot, kur nu vēl vidējā vai garākā termiņā. Visbeidzot, arī Eiropas vidējam līmenim atbilstoši šobrīd tas tā nav. Tūlīt parādījuši, kāds tad ir Eiropas vidējais līmenis un cik Latvija no tā atpaliek. Šeit arī tas ir jaunākie EBU dati. Tātad, ja ir kritērijs par to, kāds ir Eiropas vidējais finansējuma līmenis sabiedriskajiem medijiem, tad tie ir šeit redzams 0,16% no IKP. Tas ir visbiežāk izmantotais mērījuma veids. Latvija ir šeit ar 0,11%, krietni atpaliek. Mūsu kaimiņi ir mums priekšā. Var arī rēķināt uz vienu iedzīvotāju, cik izmaksā sabiedriskie mediji Latvijā, tad mums šī cena, teiksim tā, vai maksa ir 2 reizes mazāk nekā vidēji Eiropā. Un šogad izskatās, ka mēs 23. gadā būsim vēl nokritušies uz 0,9% no IKP. Tas, kur ir vēl problēmas, mēs atpaliekam tehnoloģiju jomā. Situācijas bieži vien ir tīri, lai nodzēstu kārtējo ugunsgrēku, cīnāmies par papildu finansējumu tādām elementārām pamatlietām. Arī valsts kontrole šajā darba grupā atzina un norādīja uz to, ka 35% no valsts finansējuma pēdējos gados sabiedriskie mediji ir saņēmuši kā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai tā saucamo prioritāro pasākumu ietvaros, kas rāda, ka ir ļoti grūti kaut ko ilgtermiņā mainīt, jo liela daļa no budžeta ir tāda, par kuru pats medijs nav līdz pat pēdējiem brīdim drošs vai to saņems. Arī Valsts drošības dienests savā atzinumā atzina, ka šobrīd sabiedriskie mediji tikai daļēji atbilst tām prasībām, kas tiem ir kā valsts kritiskās infrastruktūras daļai. Un šobrīd, ja mēs runājam vairāk par to, kādēļ vajadzētu apvienot mediju, notiek paralēli iepirkumi, atšķirīga resursu darbu plānošana, bieži vien savstarpēja konkurence, digitālā platforma LSMLV, ko tikko Andris rādīja, ka tā ir milzīgs potenciāls un to lieto arvien vairāk. Tā šobrīd faktiski ir tāda jaunākā bērna vai pat pabērnu lomā. Ir problēmas ir atšķirīgas atalgojuma sistēmas. Bieži vien tas arī padara grūti kaut kādu kopēju projektu īstenošanu un vispār sadarbību. Tātad, mūsu mērķis ir spēcīgs, neatkarīgs, efektīvs medijs, kurš atbilst tātad šiem iepriekš nosauktiem principiem, kam būtu vienota efektīva pārvaldība, skaidra attīstības stratēģija un ļoti svarīga digitālā transformācija un digitālo kanālu attīstība. Un tagad tad īsi par abām darba grupām atsevišķi. Tātad par finansēšanas modeli, kas ir tajā gala ziņojumā, ko mēs piekdien iesniedzām Saeimai, kas arī būs tagad publiski pieejams. Tātad mēs vērtējām un gājām uz to, lai jaunais modelis atbilstu šiem jau iepriekš minētajiem principiem. Proti, tas būtu neatkarīgs, lai budžeta noteikšana neietekmē ikgadējās politiskās aktualitātes, lai tas ir atbilstošs, lai tas nodrošina spēju izpildīt visus sabiedriskiem medijiem definētos uzdevumus un pamatprincipus, nodrošina izcilu satura kvalitāti, lai tas būtu prognozējams, lai tas būtu zināms vismaz 2 gadus iepriekš, tas būtu normāla plānošana, un lai tas būtu Eiropas vidējiem līmenim līdzvērtīgs, tātad, kā jau iepriekš minēju, lai tas būtu līdzvērtīgs vai atbilst 0,16% no IKP. 0,16%. Lūk, šis ir mūsu precizētais aprēķins tam, kādam, ja mēs ejam pēc šiem kritērijiem, vajadzētu izskatīties sabiedrisko mediju budžetam 5 gadu laikā. Tātad vēlreiz uzsverot, ka mūsu mērķis ir sasniegt 0,16% no IKP 28. gadā. Tas būtu šeit. Šobrīd mēs esam tātad šeit. Pēc Finanšu ministrijas prognozēm, kas arī darba grupā tika precizētas 28. gadā, tātad 0,16% no IKP būtu 91,3 miljoni, kas nozīmē, ka līdz tam ir ikgadējs pakāpenisks finansējuma pieaugums. Tie būtu 8 līdz 10 miljoni gadā. Tie, kas iedziļināsies ziņojumā, redzēs, ka ir dažādas versijas, ka varbūt tā, ka attiecina pret 2 gadus iepriekš faktiskajiem 0,16% no IKP, tad tas budžets būtu mazāks, apmēram 82 miljoni. Tātad šis ir tas, kas būtu jāsasniedz, vadoties pēc likumā noteiktajiem kritērijiem vai principiem. Šeit ir redzamas
jau 5 alternatīvas iespējamām finansēšanas modelim. Mēs darba grupā iegājām, ja tā varētu teikt, ar 3. Tas, kas bija mūsu koncepcijā aprakstīts jau 22. gada sākumā, proti, kā noteikta fiksēta daļa no valsts budžeta izdevumiem. Šobrīd tie būtu 0,63%, ja mēs gribam sasniegt to Eiropas vidējo līmeni. Otrs modelis, kas arī bija jau koncepcijā, ka tā būtu saucamais Lietuvas modelis, kur ir daļa no iedzīvotāju ienākumu nodokļu un akcijas nodokļu ieņēmumiem, attiecīgi procenti. Un mēs arī, kas bija koncepcijā sākotnēji, bija sabiedrisko mediju nodoklis. Bija aprēķināts, cik būtu katram iedzīvotājam un cik katram uzņēmumam jāmaksā, lai arī sasniegtu 0,16% no IKP. Darba grupas gaitā radās klāt vēl 2 modeļi, ko izteica dalībnieki, un tie nebija obligāti padomi vai mēdī, tie bija arī citi. Trešais, tātad piesaiste IKP, tas ir būtībā aizsardzības nozares aizsardzības finansējuma modelis, ka likumā tiek ierakstīts, ka tajā un tajā gadā sabiedrisko mediju budžetam ir jābūt līdzvērtīgam 0,16% no IKP. Šobrīd aizsardzībai tie ir 2, jau vairāk nekā 2% no IKP. Un šo modeli atbalstīja vairākums. Un tad vēl 5. šeit rakstītais investīciju plāns 3 gadiem, ar ko ar ierosinājumu nāca valsts kancelēja. Tas paredzētu, ka būtu likumā ierakstīts, ka valdība ik pa 3 gadiem apstiprina noteiktu investīciju plānu sabiedriskajos mēdījos, kas ir arī pieaugošs, kas nodrošinātu attīstību, kas būtu kaut kāda garantija, ka notiek attīstība un budžets kļūst lielāks. Kā jau teicu, vairākums atbalstīja piesaisti IKP, jo tas nodrošina visaugstāko neatkarības pakāpi. Finansējums atbilstoši prognozējams, ļauj plānot vidējā tālākā termiņā. Mūsu pārliecība ir tā, ka sabiedriskie mediji ir valsts drošības sastāvdaļa, tādēļ pielīdzinām aizsardzības nozarei. Mēs diezgan daudz runājām par to, un Finanšu ministrija palika pie pārliecības, ka šobrīd to neļauj satversme. Ir bijuši gadījumi, kad citu nozaru līdzīgi piesaisti IKP vai līdzīgiem rādītājiem ir noraidīta no satversmes tiesas puses. Tomēr Saeimas juridiskā biroja pārstāvis mums apliecināja, ka patiesībā tās līdzinājās prakses ir bijušas pietiekami dažādas. Un nav šobrīd pamata apgalvot, ja tiek pieņemts attiecīgs politisks lēmums, līdzīgi kā tas bija aizsardzības nozares gadījumā, ka arī uz sabiedriskajiem medijiem tas nevarētu tikt attiecināts. Tā kā šis noteikti vēl ir diskutējams jautājums. Tas, ko vēl mēs darījām darba grupās, protams, ja mēs pretendējam uz lielu papildu naudas apjomu, ir jābūt skaidram, kur tā nauda tiktu tērēta. Un tādēļ Latvijas radio, Latvijas televīzija izstrādāja un iesniedza darba grupai, un tas būs arī publiski redzams, detalizēts aprēķins par attīstībai nepieciešamiem līdzekļiem turpmākajiem 5 gadiem. Tie tika sagrupēti 4 kategorijās. Viens ir darbinieku konkurētspēja, atalgojums, profesionālā izaugsme, satura attīstība, protams, ļoti svarīga daļa, kur būtu gan digitālā satura izaugsme, analītiskais, pētnieciskais saturs. Tas bija abiem mēdījiem ļoti līdzīgi. Vairāk satura jauniešiem, starptautiskā reģionālā satura pieaugums, seriāli, vairāk TV filmas, televīzijai, kas šobrīd, kā jau arī Andris norādīja, pietrūkst daudziem cilvēkiem. Virkni citu saturu, kas, kā vēlreiz saka, Andra pētījums parādīja, šobrīd būtu pieprasīts auditorijā. Un, protams, kas ir kritiski šobrīd, ir gan tehnoloģija atjaunošana, gan kritiskās infrastruktūras uzturēšana. Sarēķinot kopā to, ko izrēķināja Latvijas radio, Latvijas televīzija, bija tā, ka būtu vajadzīgs tajā 28. gadā kopējais budžets vēl lielāk, 93,4 miljonu eiro. Tagad tas ir tas, kā tā nauda tiktu tērēta. Otrs, protams, ka ja tās naudas ir vairāk un tiek vairāk ieguldīts, tad arī būtu jāmēra, vai nauda dod efektu, vai tā tiek izmantota liederīgi. Un par to arī darba grupā ir aprakstīts, kā tiktu mērīts pirmkārt auditorijas pieaugums, un šeit būtu pamatā tas, ko Andris tikko rādīja, sabiedriskā labuma metodoloģija, konkrētas lietas par sasniegto auditoriju, ka te ir jākāpj sabiedrības uzticēšanās rādītājiem. Šeit ir kā būtu šiem rādītājiem jāizmainās 3 gadu laikā, ja jaunais modelis tiek ieviests.
Tāpat arī tas, ko Andris tikko rādīja par satura attīstību un kvalitāti, vairāk jaunu, inovatīvu, eksportspējīgu satura formātu, vairāk satura no neatkarīgiem producentiem, kā atbalsts vietējai radošajai industrijai. Trešais, kā mēs vērtētu, ir pārvaldības pilnveidošana, ieguldīt vairāk darbiniekos, ieguldīt investīcijās, jo šobrīd tas tiek darīts pārāk maz, vienlaikus saglabājot zemes administratīvās izmaksas. Un šī ir lieta, ko mēs arī piedāvājam, tātad, ka katru gadu, kā arī šobrīd padome izvērtētu sabiedrisko mediju finansiālo situāciju, protams, bet reiz 3 gados, kas būtu jaunums, ka padome iesniegtu Saeimā visaptvarošu ziņojumu, tur gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie dati par to, kā medijiem sokas ar strateģisko mērķu sasniegšanu. Un tas būtu brīdis reiz 3 gados, kad tiek izvērtēts, vai naudas pietiek, vai tā varbūt ir par daudz, vai netiek pietiekami labi izmantota. Tas būtu veids, kā notikt atskaitīšanās sabiedrībai. Vēl īsi par vienoto sabiedrisko mediju, kam mēs gājām cauri darba grupās. Tā bija viena liela darba grupa, kurā bija daudz Latvijas radio, Latvijas televīzijas darbinieku. Tika, kā jau teicu, uzdoti tie jautājumi, kas iznāca uz āru, teiksim tā, marta beigās, kad mēs bijām tuvu lēmumam par apvienošanos. Šobrīd tātad mēs esam nosprauduši, ka, ja tiktu pieņemts attiecīgs lēmums, tad vienotais medijs sāktu strādāt 25. gada janvārī, tātad nevis nākamajā, aiznākamajā gadā. Mums būtu pusotrs gads laika, kas ir pietiekami daudz, lai padome kopā ar radio un televīziju sagatavotos un būtu pārliecināti un zinātu, kurā brīdī tiek spērti kādi soļi, virzoties uz vienotu struktūru, uz vienu uzņēmumu. Tas ir atsevišķas darba grupas, kas strādā gan pie pārvaldības jautājumiem. Atalgojumu sistēmu salāgošana sāktos jau šogad, neatkarīgi patiesībā no tā, vai ir vai nav apvienošanās. Tas, par ko mēs secinājām, par ko tiešām ir jārunā vairāk nekā mēs bijām domājuši, un tas parādījās kā tāds iespējamais risks gan no radio, gan no televīzijas, proti par galvenā redaktora, jo vienotam mēdījam būtu viens galvenais redaktors, bet par viņa funkcijām, pilnvarām, attiecībām ar citiem redaktoriem, ar citu struktūru vienību vadītājiem. Šī ir mēdījiem bijusi jauna pieredze pēdējā gada laikā, un ir redzams, ka ir lietas, kuras īsti nestrādā vai kuras būtu uzlabojamas. Par to būtu jāizdiskutē līdz 24. gada beigām, lai tad, kad ir 25. gada janvārs, lai ir skaidrs, kas notiek. Un pēdējais, šeit, kad tiktu sagatavots rīcības plāns ar uzdevumiem jaunajai valdei, mēdījiem bija uztraukums par to, ka tiktu ievēlēta jauna valde, kura varētu nākt un darīt kaut ko tā, kā viņiem ienāk prātā. Tad noteikti nē, ka mēs jau tajā sagatavošanās procesā padome kopā ar esošajiem kolektīviem un esošajām valdēm tātad sagatavo plānu ar skaidriem pasākumiem, skaidriem soļiem, kas ir jāspēr. Un vienot uzņēmumu veidošana notiktu 2 posmos. Pirmais būtu tikai 25. gada sākumā, kad tiek apvienotas administratīvās, saimnieciskās lietvedības funkcijas, lai vienkārši jaunais uzņēmums spētu darboties. Un tad līdz 26. gada beigām, līdz 26. gadam būtu jāsagatavo tā apvienotā mediju galīgās struktūras ieviešanas. Un jau šogad sāktos darbs jau pie abu uzņēmumu atalgojumu sistēmas. Kā es teicu, šobrīd sistēmas ļoti atšķirās. Tā brīžiem ir tiešām pārāk atšķirīga, varētu teikt negodīga. Līdz ar to mēs jebkurā gadījumā sākt jau tagad salāgot vienotus principus gan radio, gan televīzijas darbinieku atalgojumam. Un tad vēlreiz, par ko mēs kā padome arī skaidri uzsvērām, atbildot uz tādiem visvairāk uztraucošiem jautājumiem par vēsturiskiem zīmoliem, ka tie, protams, tiek saglabāti, ka arī jaunā uzņēmuma vadība nevarētu spērt nekādus tādus ļoti radikālus soļus, ja tas nebūtu saskaņots ar padomi. Tieši tāpat tas attiektos arī uz iekšējo budžeta pārdali. Radio, protams, uztraucās par to, ka jaunajā uzņēmumā vairāk naudas nekā līdz šim aiziet televīzijai, viņi paliktu pabērnu lomā. Un par ko mēs arī esam padome, tā arī saka, ka mediju apvienošana nav īstenojama bez atbilstoša finansējuma jautājuma atrisināšanas, ka bez papildus finansējuma šī apvienošana nedos tādu efektu, kādam tam vajadzētu būt. Šeit īsumā vēl par vienotā mediju struktūru, kāda tā ir koncepcijās.
Tātad, jā, mēs ejam gal galā uz uzņēmumu saplūšanu, nevis pievienošanu. Jā, šī būtu tā struktūra, kas būtu jāizveido līdz 26. gadam, kad jau tiek veidotas kopīgas satura attīstības struktūras. Un tas, kā es teicu, būtu jebkurā gadījumā ciešā saskaņā ar padomi. Visbeidzot, tad īsi par vienotā mediju ieguvumiem. Digitālā satura attīstība, tas, ko Andris Saulīša pētījums ļoti parādīja un kas ir arī visur redzams pasaulē, ka arvien vairāk cilvēku lieto digitālos formātus telefonā un datorā, aizvien mazāk lieto radio televīzija. Juridiskie šķēršļi šobrīd ir tie, kas konkrēti LSM ir ļoti tāds spilgts piemērs, ka nevar attīstīties pietiekami, ja šobrīd to pārvalda divi juridiski atsevišķi uzņēmumi. Tieši to pašu varētu teikt arī par jauniešu saturu un citām digitālajām platformām, kur abiem mēdījiem ir jāsadarbojas arvien vairāk. Tehnoloģiskās infrastruktūras attīstība ir ļoti svarīga. Tās ļoti attīstās jaunās tehnoloģijas, un tajā brīdī, kad notiek kāds izrāviens tehnoloģijās, tad ir svarīgi, lai ieguldījumi notiktu vienā sistēmā, nevis divās atsevišķās, kuras var kādā brīdī būt ļoti grūti vai neiespējami salāgot. Un, protams, tas ir ietaupījums administratīvā pārvaldībā, varbūt ne tik milzīgs, bet tomēr. Un pēdējais, ka šī ir iespēja darbiniekiem uzlabot apstākļus strādājot lielākā uzņēmumā, sakārtot atalgojumu sistēmu un pacelties citā līmenī. Pēdējais slaids mūsu secinājumi no šī visa, ka vienotam mēdījam ir nepieciešams papildu finansējums, par to nav nekādu šaubu. Tāpat laikā bez apvienošanas mediju attīstība nenotiks pietiekami ātri. Vēlreiz var tikai atsaukties uz sabiedriskā labuma metodoloģijas aptauju, kas to parāda, ka šobrīd auditorija gaida daudz vairāk, daudz straujāku attīstību. Un papildu finansējums, kā mēs esam diskutējuši arī Finanšu ministrijā, tas būs nepieciešams jebkurā gadījumā, jo šobrīd to vajadzība ir ļoti daudz un akūtas, vienalga, vai tas ir viens vai divi uzņēmumi, bet skaidrs, ka vienota struktūra šo papildu finansējumu izmantos efektīvāk. Un pats nobeiguma secinājums, ka mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk politisks lēmums par finansējuma modeli, par mediju apvienošanu. Mēs to redzam, ja mērķis ir apvienot līdz 25. gada janvārim, tad attiecīgs lēmums būtu jāpieņem vismaz līdz šā gada septembrim, lai mēs varam visu sagatavošanos un ar to saistītos izdevumus ieplānot jau normālā kārtībā uz nākamo gada budžetu, nevis prasīt atkal naudas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai tam līdzīgi. Un tas arī būtu tikai saulaicīgi, lai visu sagatavotu. Lūk, un šī neliela bildīte, ko mēs iedvesmojāmies aizbraucot pie igauņiem, kuri teica, viņiem vaicāja, jūs apvienojāties 2007. gadā, jums arī bija bažas par to, kā tas notiks, tagad ir 15 gadi pagājuši, vairāk kā jūs jūtaties. Viņi teica tā, pirms tam mēs īrāmies divās laiviņās un bijām diezgan nedroši tajos lielajos viļņos, kas ik pa laikam nāca. Tagad mēs esam vienotā lielā kuģī un ejam uz priekšu daudz stabilāk un pārliecinātāk. Šīs ir drīzāk par to, ka mēs riskējam palikt tādā komandas darbā un, protams, pašaizliedzīgā un kārtīgā, bet airu laivā, kas iet tomēr krietni lēnāk uz priekšu, kamēr mūsu kaimiņi jau traucās daudz lielākā ātrumā ar daudz modernāku un atbilstošāku aprīkojumu. Tas gan viss. Jā. Paldies! Paldies, Jānim. Es nedošu tagad uzreiz vārdu jums uz jautājumiem. Es aicinu Unu, Latvijas radio valdes priekšsēdētāju Ivaru Priedi, Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāju, tiem skatītājiem, kas klausās vai skatās Una Klapkalne. Es pateicu tikai vārdu. Un Artu Ģigu, neatkarīgo producentu asociācijas pārstāvu. Artu, nāc šeit. Pirms mēs... es nesēdēšu, es varu pastāvēt arī maliņā. Nekāda problēma nav. Jā, viss labi. Pirms mēs sākam, man ir tāds ļoti vispār... Reku ir krāsas, es paņemšu. Pirms mēs sākam, man ir tāds vispārīgs jums patiesībā visiem jautājums... Vai jūs varat katrs pateikt, ko jūs saprotat ar spēcīgu sabiedrisko mēdīju? Man ļoti interesē, ko katrs no jums saprot ar spēcīgu sabiedrisko mēdīju. Ar ko mēs sāksim? Kurš drosmīgāks? Ivars?
Es mēģināšu vienu analoģiju pastāstīt. Mums bija kādreiz, kad es strādāju izdevniecībā, doma veidot žurnālu. Un, tas stāsts bija tāds, ka mēs gribam žurnālu kā mājsaimniece, kurai vienmēr var piezvanīt. Droši vien, ka sabiedriskais mēdījis varētu būt tas mēdījis, uz kuru vienmēr var paļauties un kuram vienmēr var uzprasīt, ko darīt. Ja? Padomu tā kā, ja? Padomu, un uz kuru var paļauties uz to padomu, uz mēdīju, kurš bauda sabiedrības uzticamību. Manuprāt, ļoti, ļoti zīmīgs bija Baltijas mēdīju izcilības centra pētījums jau kādu gadu atpakaļ, kur mēs redzējām, kāda ir situācija Igaunijā, kāda ir situācija Lietuvā, kāda ir situācija Latvijā. Kaut kas līdzīgs tam, ko Andris rādīja, bet tur bija vēl spilgtāks paraugs tam, ka sabiedrība uzticās spēcīgam sabiedriskam mēdījam. Jā, bet mans jautājums bija, kas ir spēcīgs sabiedriskais mēdījis? Un es tā kā īsti negribētu apmierināties ar atbildi, ka jūs sakat, tas ir tāds mēdījis, kuram var piezvanīt un paprasīt, cik mēs tagad labi jūtamies, vai mēs labāk jutīsimies, vai mēs tagad, ko mēs atbalstīsim, tāds padomdevēji. Atslēgas vārds ir uzticība, jebkurā gadījumā. Atslēgas vārds ir tas mēdījis, kuram uzticās. Labi, tālāk, un ne? Jā, paldies. Droši vien jau tas sākums ir līdzīgs. Man varbūt negribās teikt, ka gluži tas ir tiešām krīzes tālrunis, bet, protams, ka tas ir informācijas avots numur 1 situācijā, kad kaut kas nav skaidrs vai kaut kas ir noticis. Tā ir tā pirmā lieta, kas man nāk prātā, un otrā lieta, ko mēs arī domājām radio kontekstā, un kas man šobrīd uztrauc, ir, ka un ko man gribētos mainīt, ir, ka katrs cilvēks tomēr būtu atradis kādu produktu no sabiedriskiem mēdījiem, ko viņš patērē, ko viņš zina, lieto, un viņš zina, kas ir sabiedrisko mēdīju. Man šobrīd patiesībā ar šīm te visām aptaujām drusciņi pašai ir mulsinoši. Es neesmu tik ļoti pārliecināta, ka tie, kas gan saka, ka lieto, gan kas saka, ka nelieto, pilnīgi skaidri zina, vai viņi tiešām lieto vai nelieto sabiedrisko mēdīju saturu. Jo mēs tiešām viņus piedāvājam tik dažādās formās, platformās un trešo pušu platformās arī dzantai skaitā lielā apjomā, ka tas var arī nebūt tik ļoti pašsaprotami, vai patiesi tie cilvēki lieto vai nelieto šo saturu. Bet man gribētos, lai katram iedzīvotājiem būtu kaut kas savs, ko viņš lieto, ko viņš zina un par ko viņš priecājas. Viņš saprot, jā, šis ir tas, no kā tie mani nodokļi tiek aiziet un to es lietoju. Tas ir mans. No Kārta? Es nezinu, vai strādā. Man liekas, ka jūs tā bišķiņ pieticīgi runājat par to, kas būtībā šobrīd jau ir. Jo, lielā mērā tā tas ir, jo daudzi lieto, katrs atrod kaut ko, ir uzticams, jūs paši uz to ejat. Manā skatījumā spēcīgs. Un tad jautājums ir, vai jūs uzskatāt, ka šobrīd jūs jau esat spēcīgs sabiedriskais mēdījis, un tad par ko ir šī diskusija, vai tikai par finansējumu. Bet, ja tas tā gluži nav no manas skatu punkta, es gribētu domāt, ka spēcīgs mēdījis ir tad, ja jūs esat pilnīgi pārliecināti par saviem lēmumiem un zinat, kāpēc jūs darat, un ka tā jūs arī darīsiet, un ka to neietekmē kaut kāds neliels shitstorms Twitterī, un tas neatspoguļojās vakar panorāmā. Tā pārliecība. Un tad, ja ir tā pārliecība, jūs arī apzināties, kas ir jūsu vieta mēdīju ekosistēmā, kas ir jūsu vieta radošajās industrijās, un jūs esat spēcīgs un uzticams partneris. Arī tādā ziņā, ka ne tikai tas, ka jūs kaut ko uztaisat un to kāds noskatās. Jā, vai tu arī gribētu? Es domāju, ka galvenais ir daudzpusība. Manuprāt, tas ir tas, kam vajadzētu padarīt atšķirīgu sabiedrisko mediju no citiem. Komercmedijas tomēr katrs orientējies, tas varbūt izcils savā jomā, bet savā jomā, strādājot uz savu auditoriju, vai tā būtu, jauniešu vai senioru, vai sieviešu, vai vīriešu. Sabiedriskais medijs ir pietiekami spēcīgs tad, ja tas nosedz visus kaut kādā veidā. Jā, man liekas, ka vēl viena ārkārtīgi svarīga problēma ir, ka sabiedriskais mēdījis par katru pausto viedokli un publicēto materiālu var pietiekami argumentēti sniegt arī atbildi un nesvērstīties. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi būtiski sabiedrības kopējiem noskaņojumam.
Tad nākamais jautājums ir, lai šādu sabiedrisko mediju, un mēs varētu ļoti ilgi diskutēt par to, vai tas sabiedriskais medijs šobrīd tāds ir vai nav. Es nelīdīšu tajā iekšā, jo tas aizies ļoti plašā tādā spektrā. Bet viņš ir jāpilnveido. Jūsuprāt, kas ir svarīgākais, ko vajag izdarīt, lai šis sabiedriskais medijs kļūtu par tādu, kā jūs viņu esat iecerējuši, vai mēs esam noformulēti pēc kāda brīdiņa, varbūt visi kopā, kas tas būtu? Kas ir jāizdara? Man liekas, viņš ir ieslēgts, ne? Pamēģiniet. Halo. Ir, jā, ieslēgts. Būtiski ir beidzot pieņemt lēmumus. Šī neskaidrība, un jau sākumā jau pieminēju, šī ir 3. reize, kad tiek šturmēta ideja par sabiedriskā mediju apvienošanos. Tas ir vistrakākais. Tad tiekam skaidrībā, vai un ja, tad kāda pretējā gadījumā mēs esam tādā kā iesaldētā situācijā. Es pārtraukšu. Es negribu uzvesties tā kā Jānis Domburs reizēm, bet es pamēģināšu. Respektīvi, to pieņemt lēmumu par ko? Pieņemt lēmumu par apvienošanu. Mēs jau pārgājām uz apvienošanu. Tātad tas lēmums apvienojam vai neapvienojam? Jā, tas ir, manuprāt, kritiski. Protams, finansējums neviens neapšauba finansējuma jautājums, bet ir jābūt skaidram lēmumam, un tad ir jābūt jau virzībai. Bez lēmumiem mēs varam veidot darba grupas, mēs varam atbildēt uz jautājumiem, novērst šaubas, un tad vēl tā un šitā un tā tālāk, bet mēs kļūsim par tādiem procesu cilvēkiem, bez rezultātu orientētiem. Bet manuprāt, ka tagad tas jautājums tiek virzīts uz to, ka tas lēmums ir pieņemts, ka mēs to darām. Un cik es esmu dzirdējis no Saeimas komisijas un no Saeimas atbildīgiem cilvēkiem, viņi saka, mēs to darām. Tātad tas ir jautājums, ka tas nozīmē, ka tu domā, ka varbūt mēs to vēl nedaram. Tātad tev vajag skaidru lēmumu, ka Saeima pieņem šo lēmumu, mēs to ar likumu nodrošinam un valdība realizē to, lai tāds tas process ir. Es domāju, viennozīmīgi. Līdzīgi kā bija iziešana no reklāmas tirgus, mums ir zināms datums. Sabiedriskie mediji pamat reklāmas tirgu punkts. Tad kas ir jāveic, Jāni, lai to varētu tādā veidā realizēt? Ir jāpieņem likums. Tas ir tas, ko mēs gribējām izdarīt jau šā gada martā. Tāda bija tā mūsu doma, mēs negribējām vilcināties ar šo. Tieši to iemeslu dēļ, ko Ivars teica. Mums bija tajā brīdī arī solījums, ka šis finansēšanas modeļa jautājums arī tiks risināts. Papildus finansējumu lietu, ka mēs gribējām iet uz priekšu, lai nevilcinātos. Lai kārtībā reiz tas netika tā kā atlikts. Šobrīd mēs atkal esam bijuši tādā pārdomu periodā un detalizācijas un skaidrošanās periodā. Es ļoti ceru, ka tagad, tuvāko tiešām pāris mēnešu laikā, mēs varēsim pieņemt to lēmumu. Jo tad ir tiešām, tad ir starta šāviena, nesaukt to par starta šāvienu, bet tad ir tiešām iezīmēta nākotne. Un tad jau lietas var atrisināt daudz ātrāk, vienkāršāk, manuprāt, vienkārši darot. Arī to, kas šobrīd nav skaidri zināms, kā būs, bet es zinu, ka tu vari to atrisināt. Vai jums ir tāda pārliecība, ka apvienojot, mēs varam, un mēs zinām, ka patreiz ir pietiekami daudz problēmas. Mēs varētu viņus sākt skaitīt, bet varbūt, ka nesāksim ķidāt viņus. Vai jums ir tāda pārliecība, ka apvienojot šos mēdījus, jūs šīs esošās problēmas varat atrisināt? Es jau teicu, man liekas, mēs vairs par to nestrīdamies, ka ir vajadzīgs papildu finansējums, ka tikai saliekot divus kopā, arī tam būtu ieguvums, pavisam godīgi. Bet tomēr tās blaknes, kas nāktu līdzi, ka tas notiktu acīm redzot daudz stresainākā atmosfērā ar daudz vairāk neskaidriem dažādiem jautājumiem, tas tomēr riskētu noēst pozitīvo ieguvumu vai tas būtu citādi. Bet tas papildu finansējums, protams, ir vajadzīgs. Viņš ir tagad jau sen ir vajadzīgs kā ēst. Un, protams, ka tā apvienošana tādā ziņā nebūs burvju nūjiņa. Bet, teiksim tā, apvienošanai nevajag 93 miljonus. Tas gan arī ir skaidrs. Nevajag dubultot budžetu, lai varētu apvienot. Cik šobrīd vajag apvienošanai? Nav tādu precīzu aprēķinu. Droši vien mēs varētu vienoties par to. Nezinu, tas ir kāds atalgojuma pieaugums, tas ir saprātīgs ieguldījums investīcijās, lai katrs mēdījis ir skaidrs, saprot, ko viņš var plānot sev nākotnē un kā tas atsaucās arī uz auditoriju. Bet no mūsu puses, es domāju,
tam nav jābūt visai pasaules naudai, lai apvienotos. Cik man ir zināms, un jūs paši, man liekas, man šo informāciju iedavāt, ka Lietuvai šobrīd finansējums ir mēdījiem 10 miljonu vairāk un Igaunijai 5 miljonu vairāk. Mēs pat tam netiekam klāt un nav nekāda cerība. Latvijas radio, cik es zinu no tā noskaņojuma, ir skaidri un gaiši pateicis, ka ja papildus finansējums nebūs, tad Latvijas radio nostāsies kārtējo reizi totālā opozīcijā un nekāda apvienošanās nenotiks. Una? Jā, es ceru, ka šis darbojas, bet tā ir mūsu tāda konceptuāla nostāja, ka atsiet šos te procesus vienu no otra, proti apvienošanos no finansēšanas modeļa maiņas, mēs tā kā neesam gatavi. Jo var jau būt, ka kaut kādu ieguvumu var iegūt arī saliekot kopā ar esošajām finansēm, radio un televīziju, bet mēs tur saskatām vairāk riskus un zaudējumus šobrīd. Tā skaitā atšķirīgas atalgojuma sistēmas, atšķirīgas droši vien atalgojumus līdzīgās pozīcijās, kas pie tā var novest. Tā skaitā tas, ka mēs zinām, ka televīzijas projekti visi maksā dārgāk, radio maksā lētāk, ja, un tā tālāk. Tur var ļoti daudz ko skaitīt, bet būtībā primāri ir mūsuprāt, lai šis lēmums nav tikai apvienošanās datums, 25. gada 1. janvārs, bet arī tātad finansēšanas modelis arī sākas no 25. gada 1. janvāra, kaut vai viņš viešas pilnā mērā ar 90 miljoniem vēl 5 gadus. Bet arī tā ir tad skaidrība, un mēs godīgi skaidri zinām, uz ko mēs ejam un kas būs. Un tas arī nav nekāds jaunums un pārsteigums. Jānis jau savā prezentācijā ļoti labi parādīja, ka mēs esam aiz šīta finansējuma gan aiz Lietuvas, gan aiz Igaunijas, nemaz nerunājot par attīstītākām valstīm, un ka mūsu gadījumā tas vienkārši mēs izjūtam ar katru gadu, kā mēs slīdam uz leju. Protams, mums ir pēdējo gadu laikā bijis iespēja investēt tehnoloģijās un infrastruktūrā. Tas vienalga joprojām ir tālu no pietiekamā un vajadzīgā. Tā kā šis finansējums faktiski ir akūts un primārais, lai mēs varētu attīstīties kā sabiedriskie mēdī turpmāk. Nerunāsim par šo te attīstības budžetu vai iespējām eksperimentēt ar naudu. Šobrīd mēs neatļaujamies eksperimentēt, mēs izdomājam projekts arī eksperimentālos, tikai tādus, kurus mēs ieviesīsim bez jautājumiem, ja tam ir nauda. Jā. Vai Latvijas radio un Latvijas televīzija ir izgājusi reviziju cauri visiem saviem budžetiem un atalgojuma sistēmām? Un jūs varat skaidri un gaiši pateikt, ka jā, tā kā tas ir šobrīd, tas ir vienīgais veids, kā jūs varat izdzīvot un strādāt. Un bez papildus līdzekļiem principā viss paliek tā kā tagad. Tas attiecas arī uz programmām, kā jau es arī darba grupā teicu, nenormālu apkārtojumu daudzumu un tā tālāk un tā tālāk. Jūs varat skaidri pateikt, ka jā, mēs esam izgājuši tam cauri un patreizējā situācija ir tā kā nostabilizēta. Un, ja nav papildus finansējums, mēs neko šai valstī nevaram tālāk apsolīt. Jo, kā jūs zināt, Finanšu ministrija un patreizējais ministrs skaidri un gaiši ir pateicis, ka principā viņi neredz, un Finanšu ministrs to vairākas reizes ir teicis, ka viņi neredz, ko par budžeta palielinājumu Latvijas radio un Latvijas televīzija var sniegt sabiedrībai. Tad ir jāsadala revīzija kā tāda, tad jāsaprot, ko nozīmē vārds revīzija. Mums ir atšķirīga atalgojuma sistēmas. Es teiktu, ka Latvijas televīzijā viņi ļoti komplicēti. Ir gan laika darbs, gan gabaldarbs. Līdz ar to nav situācija nostabilizējusies, vismaz televīzijas gadījumā. Mums vēl nav atbildēti jautājumi attiecībā uz inflācijas seku, vismaz minimālu nosakšanu. Ja mums šīs atbildes nav tuvākajā laikā, tad principā otrais pusgads ir tālu no stabilitātes. Tad vārdam atkārtojumi būs kritiskākā nozīme Latvijas televīzijā. Ja mēs runājam par pārliecību, ka viss ir izcilā kārtībā, tad tā izcilā kārtība ir atbilstoši esošajiem apstākļiem, kādos mums ir jāstrādā. Lēmumi tiek pieņemti principā pamatojoties uz to, kādi naudas resursi ir mūsu rīcībā. Mēs varam strādāt vienā vai otrā veidā, bet mūs ierobežo ļoti spēcīgi mūsu pieejamie resursi. Tas attiec uz jebko. Mums ir vienmēr alternatīva vai nu darīt pašiem, vai nu, piemēram, kaut ko nopirkt no ārpuses. Un primāri mēs orientējamies uz to, kā ekonomiski pamatot jebkuru lēmumu. Tāds vispārīgs, bet tāpat laikā, man liekas, ka ļoti, ļoti specifisks
Jautājums, piemēram, raidapjoms, oriģināla apjoma, saražotie. Nu, pieņemsim, mēs salīdzinājāmies 2019. gadā. Man ļoti gribās salīdzināties ar kādu piedošanu, bet mēs uzprasījām Igauniem. 19. gads. Kā jums ir ar oriģinālu apjomu? Jums ir 3 kanāli, Latvijas televīzija 2. Mums atpildība bija 6% pret viņu finansējumu. Tas kaut ko liecina, ka mēs spējam, vidējais svērtais rādītājs, bet tomēr mēs spējam turēt līdzi un ne tā sliktākajā veidā, piemēram, tiem pašiem Igauniem. Cita lieta, ka, ja mēs runājam par kopēju attīstību, tas, ko Una saka, tad mūsu attīstība principā ir darbības nepārtrauktības nodrošināšana. Mēs jebkuru lēmumu pamatojam ar to, kas būs, ja mums tā nebūs. Nevis mums vajadzētu šeit būt efektīvākiem, mums vajadzētu atklāt jaunas horizontus tur. Mums vajadzētu strādāt uz bērniem, uz mazākumtautībām, uz Latgales reģionu, kā te bija jautājums. Nē, mums principā ir jautājums par darbības nepārtrauktību. Ļoti lielā mērā tas saistīts ar tehnoloģijām un atpildību patiesībā. Una? Nu, jā, es varu tikai papildināt. Mēs arī skatāmies otrādi uz šo te jautājumu no aspekta, ko mēs varam tiešām drīzāk darīt mazāk, jo esošie produkti visi kļūst arvien dārgāki. Nu, tas tā ir. Sākam ar elektrību un vienalga visu pārējo. Ja? Un tad ir kaut kādas prioritāras lietas, kā piemēram pagājušajā gadā, šogad tā ir Ukraina, kur mēs mēģinam šo finansējumu kaut kam citam noņemt nost, jo nav jau cita īsti varianti. Ja? Tā kā mēs visu laiku skatāmies līdzi, mēs arī veicam gan raidījumu vērtēšanu, gan tādas visādas lietas, kas tā kā ir normāls un pašsaprotams, bet būtībā runāt par kaut kādu vēl attīstību savādāku mēs nevaram, jo mums visu laiku ir jāstāsta, kur tad mēs ņemsim nost. Tas tikai nozīmē to, ka principā mēs nevaram runāt par to man pirmo jautājumu. Sabiedriskā, stabils un kārtīgs sabiedriskais mēdījis un viņa atbildība. Tā tas izskatās. Esošā finansējuma ietvaros droši vien, jā. Arta, kā tu redzi, kā neatkarīgs producents, kurš ir arī strādājis sabiedriskā mēdījā un sadarbojies ļoti daudz, kā tu redzi šo pārejas procesu un vai tas vispār ir iespējams? Uz apvienošanu, Jā. domā, vai? Es domāju, ja es paskatos uz mūsu daudz cietušās valdības pusi, es nešaubos, ka viņi domā, ka apvienojot abas mēdījus var ietaupīt un naudu klāt nebūs jāliek. Jo tas ir tieši tas, ko mēs redzam arī medicīnā. Jo būtībā šeit jautājums ir līdzīgs. Pajautājot medicīnā, ko jūs darīsiet par šo naudu, viņi atbild, mēs ārstēsim. Jo tas ir tas, ko viņi darīs. Bet savienojot divas slimnīcas, tur tā nauda neizveidojās. Un šeit ir tas pats, ko viņi darīs. Viņi strādās par šo naudu. Iespējams, ka labāk, cerams, ka labāk, droši vien, ka tā arī tas būs. Līdz ar to apvienot mēdījus, jā, tur var ietaupīt kaut kādas pavisam mazu naudiņu uz kaut ko, bet bez šī finansēšanas modeļa tam nav nekādas jēgas. Tad mēs varam tikai turpināt to pašu, kas ir. Nezinu, varbūt aiztaisīt LTV7, ietaupīt kaut ko. Jo tagad krievu valodu nevajadzēs vairs mēdījā, tā kā viss labi. Es aicinātu nevērt LTV7, bet, ja nopietni, tad tas jautājums, es drīkst iejaukšos, ir gana komplekss, jo pēc būtības mēs nerunājam tikai par sabiedriskiem mēdījiem, mēs runājam par visu mēdīju nozaru. Un to mēs redzam, es atsaukšos pētījumu, kurus palastīju speciāli. Jo spēcīgāka katra nozara ir, jo arī spēcīgāks ir teiksim, mēdīju ziņā arī sabiedriskais mēdījis un otrādi. Sabiedriskais mēdījis, ja viņš ir spēcīgs valstī, tad arī nozara ir spēcīga. Nav tādas izņēmuma situācijas, kad ir spēcīga nozara, es runāju par Eiropu, un niecīgs sabiedriskais mēdījis. Tad kaut kas nav kārtībā ar to sabiedrisko mēdīju. Gluži otrādi ir gan spēcīgs nozares rādītāji kompleks, gan arī pats sabiedriskie mēdīji. Kāds zinājspēks, ja gribiet? Ļoti lielā mērā pastīsimies uz Baltijas valstīm, Igauniju. Ja man jāsaka, tad es tomēr domāju, ka apvienošanā ir savi lieli plusi. Un es nezinu, kā jūs to skatāties, bet, piemēram, tehnoloģija jomā noteikti ir liela plusi. Jo, ja es nemaldos, piemēram, tad savā laikā Latvijas radio iepirka tehnoloģiju ar kamerām, kuras pēc tam nedarīja Latvijas televīzijā, lai caur viņām varētu rādīt. Un daudzas lietas jums ir saplūstošas šobrīd. Jūs rādat televīzijā Latvijas radio raidījumus un daudz ko varētu darīt kopā. Un kaut vai uz tehnoloģiju iedzienu, es nezinu, kā jums šķiet, bet man šķiet, ka tehnoloģijas attīstot un attīstot arī digitālās tehnoloģijas tālāk un neatstājot LSM pabērnu lomā, man liekas, ka tur ir iegumi, ja jūs domājat pilnīgi pretēji.
Varbūt es šoreiz. Man ir grūti pateikt, jo stāstu par šādām kamerām es dzirdu pirmo reizi. Tad man jājautā ilgadīgākiem kolēģiem, jo tās kameras, kas ir pirktas pēdējo 5 gadu laikā, no tām arī tiek raidīts signāls uz Zaķusalu. Tur tā kā viss, cik man zināms, notiek gan Zaķusalā, gan LSM portālā ir viss redzams. Tā kā grūti komentēt šo te, bet ja mēs runājam par tehnoloģijām, tur ir divas puses. No vienas puses mēs daudz ko arī jau tagad iepērkot, kas ir gan vairāk tādas administratīvas lietas. Mēs, protams, skatāmies pirkt līdzīgas. Ja tas, lietvedības sistēma vai grāmatvedības sistēma, tā kā viņas ir salāgojums jau jebkurā gadījumā. Bet tas ir cits stāsts. Ja mēs runājam par tādām tehnoloģijām, tad jebkurā gadījumā, ja mums ir studija, kur nav rekonstruēta 20 gadus, tad mēs viņu vienalga rekonstruējam šobrīd. Tāpēc, ka tur jau vairs tālāk nav kur, un tas ir jādara. Tā kā tur grūti pateikt, ko var ietaupīt. Skatoties arī uz attīstītāku valstu piemēriem, arī vispār šo studiju skaits, kas mums ir šobrīd Doma laukumā uz 5 kanāliem, mums ir patiesībā pusstudija, varētu teikt, kur mēs varam ātri pārlikt. Ja kādā no studijām notiek kāds misēklis vai tehnisks kļūme, mēs varam, protams, pārnest viņa ēteru projām, bet tas prasa pāris stundas. Mums nav tāda iespēja kā citās valstīs, kur ir brīva studija. Uzreiz cilvēki var uz sitienu aiziet uz nākamo studiju un strādāt no nākamās vietas. Mums šāda iespēja vispār nepastāv. Ja? Tā kā, droši vien negribās par to visu stāstīt, kā tas ir, bet primāri mums jebkurā gadījumā ir jāturpina vēl joprojām ieguldīt tur, kur ir, ja mēs esam tur, kur mēs esam. Un tur tādu labu ietaupījumu vai no tā, ka mēs apvienosimies, īsti nevarēs iegūt. Es domāju, ka arī televīzijā viņiem ir pietiekami daudz jomu, kurās šai infrastruktūrā ir nepieciešama vēl līdzekļi joprojām, lai pamata pakalpojums nodrošinātu kvalitatīvus. Es atsaukšos. Protams, mēroga ekonomija vienmēr būs aktuāla tīvu uzņēmumu apvienošanas ziņā pavisam noteikti. Bet primāri, man liekas, ka tās ir sekas. Tehnoloģija iepirkumi ir sekas. Primāri mēs runājam par mūsu lasītāju, skatītāju, klausītāju. Un šeit gan mēs arvien vairāk darām daudz kā kopīgi. Mums ir jau līdzvērtīgas platformas sociālos tīklos, piemēram, un tā tālāk. Mēs nonākam pie situācijas, kad principā ir daudz jēgpilnāk un racionālāk skatīties uz mūsu klausītāju, lasītāju, un tad pieņemt lēmumus. Nevis autonomi kustēties, nedod Dievs vēl, un tas ir tikai loģiski domājot, kā mēs būsim labāki, tā skaitā, piemēram, par Latvijas rādio, un droši vien Latvijas rādio arī domā, kā lai mēs būtu labāki Latvijas televīzija. Lacīs jau visi gribētu būt tie izcilnieki un tā tālāk. Tā kā pamatā ir tas, ka mūsu auditorijas ir vienas un tās pašas ar vien vairāk, un viņas jau nav nodalāmas tehnoloģiju līmenī. Līdz ar to sapūst arī tehnoloģijas. Un klasisks piemērs Igauniem, atkal piedošana, bet tā, viņi apvienojas, viņi paši smējās. Pa viņiem arī komercmediji smējās, aizbrauc uz vienu notikumu 5 mikrofoni. Vienam mēdījam. Latvijas televīzija ļoti bieži atbrauc uz vienu notikumu un nemaz neapvienojoties 3 kompānijas. Ziņu dienests, kultūras ziņas un vēl kāds dienests. Jā. No tevis teiktā tomēr izriet, ka redakcionālā jautājumā un satura ziņā šī apvienošanās varētu nākt tikai par labu. Es tā sapratu tomēr. Es domāju, ka viņi pat notiks ļoti dabīgi. Nav runas par to, ka mums tiek apdraudēta satura daudzveidība. Dabīgā kārtā redakcijas sāks sadarboties. Vismaz to mēs redzam jau mums iekšējā procesa viedoklī, kaut vai LSM līmenī. Soli pa solim, bet jau sāk domāt, ko kam piedāvāt, kā risināt lietas, kā atspoguļot iespējami plašāk. Vienu to pašu notikumu. Ne obligāti braucot ar 15 mikrofonu. Un birokrātijas ziņā, kas ir smagnēji? Birokrātija, tas ir fantastiski. Tas ir varbūt administrācijai liels sloks. Principā nodrošināt to caurspīdīgumu, caur nolikumiem, caur rīkojumiem, caur lietām, kuras varbūt biznesa vidē ir paši par sevi saprotams, bet par kurām sabiedriskie mēdīji ir nevar teikt spiesti, bet viņiem jāatskaitās. Vai jums ir tāds nolikums, vai jūs esat ievērojuši to, vai jūs esat atskaitījušies par to un to. Tas diezgan lielā mērā
mūs atšķir no komercmedijiem. Nu, gan labā ziņā, gan sliktā. Tā kā birokrātija, viņa būs lielākā līmenī nekā komercmedijos. Es esmu 100% pārliecināts. Tāpat laikā mums tad iekšēji jābūt citādākiem, lai to birokrātiju novērstu. Pagaidām man nav atbildes. Un? Gan par saturu, gan par birokrātiju. Es sākšu varbūt ar savu mīļāko tematu, droši vien birokrātiju. Man jāatzīst, ka jaunais likums, diemžēl, šo ir paplašinājis, jo faktiski mēs esam jau trīskāršā plānošanas un atskaitīšanās sistēmā jau bijuši visu laiku, tas ir skaidrs, bet tagad mēs vēl viena cikla ietvaros atskaitamies vēl trīskārši. Proti, sabiedriskais pasūtījums iepriekš bija tikai par saturu, šobrīd viņš ir arī par budžetu un arī par stratēģiju. Kas nozīmē, ka līdz šim 3 nodalīti procesi vēl ir salikti vienā kopā. Tā kā mums šīs atskaitīšanās sistēmas ir vismaz 3, gan kā budžeta iestādē, gan kā kapitāla sabiedrībai, gan kā sabiedriskajiem mēdiem, kas atbild par sabiedrisko pasūtījumu, kura ietvaros mēs vēl 3 reizes nodublējam to pašu, kas pirmajos 2. Tā kā, es teiktu, ka tur gan ne uz kādu uzlabojumu nav ko cerēt. Nē, tur nav pamata, tur tikai ir jautājums, vai Saeimā ir vēlme iedziļināties šajā jautājumā un mēģināt šo te kaut kā risināt, jo tas, jebkurā gadījumā, nav saprātīgi. Tas apēda administrācijai visus resursus un patiesību sakot, teiksim tā, Ar to tu gribi teikt, ka administratīvais personāls nesamazināsies? Nē, es neredzu pamatu, jo stundas jau būs jāskaita gan rādio, gan televīzijā, tāpat kā līdz šim. Katru stundas izmaksas, katru mēnesi, katru ceturksni, katru pusgadu, katru gadu būs jāskaita. Par novirzēm būs tāpatās jāatskaitās, gan finansiālajām, gan laika. Tā kā tur tas nemaina ātrumu. Tas ir ļoti kļuvis sarežģīts un pārgudrs process. Kur man jāsaka, ka tiešām jebkuram, kas ir pastrādājis valdē, es domāju, ka ļoti gribās atpakaļ uz privāto sektoru, vienkārši ļoti, ļoti briesmīgi. Tieši ļoti, ļoti briesmīgi. Tā kā tur labāk nebūs, un tas būs ilgāk. Tāpēc, tur ir tās bažas, ko arī Jānis rādīja, to lielo struktūru, un par ko vēl ir jārunā, kādā veidā strādās valde un galvenais redaktors, kas, protams, tālāk ir satura jautājumi, un kas ir ļoti konceptuāli. Galvenais redaktors ir visu, ko izdomāt, bet tālāk par visām finanšu nesakritībām, stundu nesakritībām vispār jau atbild valde, kurai par to visu ir jāatskaitās līdz minūtei un līdz centam. Un tas nav triviāli. Tā kā jā, bet attiecībā uz saturu, es nezinu, man grūti pateikt, kā būs sabiedriskajā mēdījā apvienotajā, bet vismaz rādio cilvēkos ir ļoti liela dzirkstele, vienmēr darīt vairāk, kaut ko jaunu un kaut ko interesantu. Par spīti tam, ka mēs visu laiku turpinām teikt, ka naudas mums tam nav. Un tad mēs mēģinām caur nezinu ko viņu atrast un kaut kā novirzīt tam, kas patiešām liekas tāds, ko patiesi vajadzētu. Tā kā es domāju, kamēr šī dzirkstele ir, tikmēr saturs gan jau ka būs un kvalitīvs pie jebkuriem apstākļiem. Arta, vai spēcīgs sabiedriskais mēdījis pavalk līdz komercmediju kvalitāti? Protams, jo sabiedriskais mēdījis šobrīd ir situācijā, kad nevajag konkrēti par reklāmu, bet par acu skatieniem, jo mēs konkurējam visi. Tas tā ir. Un ļoti, ļoti plašā mērogā, ne tikai kā komercmediji, mēs būtībā, jebkas cīnās par to, lai mēs uz kaut ko paskatāmies, uz kaut kādu mirklīti. Un tas, protams, velk līdz to, ka komercmediji pielīdzinās, mēģina darīt kaut ko, kas atņem to acu skatienu sabiedriskajiem mēdījiem. Un kļūst tādā veidā daudzveidīgāks. Protams, bēdīgi ir, ja rodās daudz tādu raidījumu, kas apmierina tādas auditorijas zemākās prasības. Kuras, protams, ir tādas auditorija grib redzēt, ka ir cilvēki, kuri ir neveiksmīgāki, muļķīgāki un vēl sliktākā situācijā nekā tu pats. Un tādus komercmediji, diemžēl, piedāvā diezgan daudz. Tas ir bēdīgi. Sabiedriskais medijs to nedara. Bet lieliem izklaides šoviem, komercmediji ies līdzi, kvalitatīviem seriāliem komercmediji ies līdzi, ziņām noteikti. Tā kā tas pamats, tā jūsu vieta ekosistēmā ir ļoti, ļoti svarīga. Un ne tikai saistībā ar komercmedijiem. Es gribu pieminēt arī tādu aspektu, kā izglītības sistēma Latvijā. Kā mēs zinām, mums ir diezgan liels problēmas ar fizikas, matemātikas speciālistiem, bet mums gandrīz nemaz nav problēma ar radošo industriju speciālistiem. Jo gandrīz katra universitāte ražo žurnālistus, kur paliek, es nezinu, bet nav svarīgi, viņi ir.
Tad ir Kultūras akadēmija pēdējos gadus Nacionālā kinoskola tiešām ir ieskrējusies un ražo labu saturu, labus cilvēkus. Tur nāk ārā, kuriem, protams, kinoindustrija netiek līdz nekāda, jo sasaistes tur nav pilnīgi nekādas ar to, ko dara kinoskola un kā tiek finansēts kino. Varbūt vakar redzējāt, arī Finanšu ministrija ir nospriedusi, ka varētu paņemt nedaudz no kino, kas ir viņu izpratnē nedaudz, bet kino izpratnē tā ir pusi no naudas un tas aptur visu uz 2-3 gadiem. Bet šie speciālisti ir pieejami un principā, ja mēs spētu domāt ārpus kastes un ne tikai par sabiedrisko mediju, bet vēl par to, ka mēs savu kaut kādu arī ekonomikas attīstību balstam uz to, ka mums ir šie radošo industriju speciālisti ļoti labā līmenī, tas varētu būt jauns izrāviens. Diemžēl kaut kādu tādu, mēs neredzam, bet televīzija varētu būt, sabiedriskais medijs varētu būt tas centrs, kas rada ap to, ja vien jums būtu tas pietiekamais finansējums. Lūdzu, jautājumu no zāles. Mēģināšu maksimāli īsti, kaut kā būtu daudz ko runāt. Daudz nē, tomēr, labi. Dažreiz ir tā, ka nāk Ingemārs Vekters, Latvijas raidorganizācija asociācija. Dažreiz saka tā, ka labs mārketings ir tad, kad tu aizēji uz veikalu, pirkt pienu, bet tad brauc mājās ar 2 leduskapiem. Es ar tādu domu arī nācu, bet šobrīd man ir sajūta, ka jūs savā arī iekšienē īsti nesaprotat, ko tad dos šī sabiedriskā medija apvienošana, ka nav šī misija, šo mērķu skaidro. Iespējams, viņi ir, iespējams, jūs esat noguruši no šīm sarunām par šīm diskusijām, bet katrā ziņā es to nejūtu. Un otra lieta, 93 miljoni visu Latvijas reklāmas tirgus ir 80 miljoni komerc mēdījiem. Tas viss ir vienotā ekosistēmā un visam pāri ir jābūt spēcīgam, apvienotam komercmēdījam, bet skatāmies šo visu vienot ar komercmēdījiem. Sabiedriskam mēdījam. Skatāmies šo visu kontekstā ar mēdīju vidu kopumā. Un Ivars jau to arī pateica. Vai pavilksies līdzi, es nezinu, jo, ja viens ir ļoti spēcīgs, tad tie pārējie velkās līdzi, kamēr vairs nevelkās. Es negribētu piedzīvot šādu situāciju. Paldies! Vēl lūdzu, gribat komentēt kāds? Es gribu. Jā, lūdzu. Bet tas sanāk, Ingmār, ka tu saki, ka nevajag to celt to sabiedrisko, lai tiem pārējiem vieglāk. Vajag kontekstu redzēt, jo tas viss ir izdarāms. Tad nav tā, ka to nevar izdarīt. Es piekrītu, ka var būt diskusija par tieši kā reiz to naudas apjomu, ja? Bet ir tas, kam ir jānotiek, ir jābūt tam, ka gan valdība, gan Saeima saprot, ka tā nauda ir jāiegulda. Jo... Par to nav šaubu, bet tam ir jābūt balansā. Gunta Līdaka. Jā, vispirms es gribēju paturpināt par iesākto diskusiju starp Artu un Ingmāru. Ja mēs runājam par stipru sabiedrisko mediju, viennozīmīgi tas ir vajadzīgs, bet ja mēs runājam par šīm te izmaksām, ko Una teica, ka nevar apvienot mediju, nezinot to izmaksas un kāds būs finansējums un garantēts finansējums, kurš visiem ir jāsaprot. Ir vēl viens aspekts, kas jāņem vērā no tā, kādas būs izmaksas sabiedriskajiem mēdījiem, būs tālāk atkarīgi arī komerciālo mēdīju ekosistēma atalgojums, vispārējais, to mēs ļoti labi zinām. Bet es gribētu uzdot vienu citu jautājumu. Ojās jau sāka ar jautājumu par ēku, par ekonomiku, par visu. Kā jūs redzat, jūs ļoti maz runājāt par šo ēku jautājumu, par ko ļoti daudz ir diskutēts, kas arī ir šī viena no finansējuma sastāvdaļām. Kā jūs redzat, esošo ēku ietvaros turpināt darbu un būt moderns, neatkarīgs un stiprs mēdī, zinot, kāda izskatās šobrīd mēdī visur citur Baltijā? Vai jūs tiešām ticat un redzat, kā politikā ir vēlme to izdarīt un jūs apvienot tā, lai šie mēdī tiešām būtu stipri un neatkarīgi? Un es ļoti bažījos par 26. gadu, jo mēs zinām, ka tas ir vēlēšana gads. Lūdzu, kurš ir spējīgs atbildēt šo jautājumu? Par ēkām. Jā, mēs esam tikušies ar daudziem politiķiem, gan Saeimā, gan ārpus, un domas dalās. Mūsu pašu nostāja ir tāda. Mēs arī sākotnējā koncepcijā aprēķinājām aptuvenās jaunās ēkas izmaksas vai vienalga esošo saremontēšanu. Tas bija ļoti liels. 150 miljoni, tur grozījās viss pāri pa 100, 120, 130 miljoni. Tas ir vēl bez tehnoloģijām un tam līdzīgi. Un tādēļ mums šķita
loģiski, ka mēs tomēr ejam pakāpeniski šo visu. Tieši tā kā tie paši mūsu kaimiņi Igauni, kuriem no sākuma bija juridiskā apvienošana, izveidot struktūru, izveidot to sistēmu, kā iekšienē esošajā sistēmā var efektīvāk strādāt uz auditoriju. Un tad iet soli pa solim uz ēkām. Un viņi ir nogājuši 15 gadus vairāk, līdz brīdim, kad viņi šobrīd beidzot sāks celt savu jauno televīzijas ēku. Pirms tam ir kapitāli saremontējuši esošās. Viņiem arī sākotnēji bija stikla pils paredzēta vēl 2012. gadā vai 2011. no kuras viņi atteicās. Līdz ar to man negribētos, ka šis ēkas jautājums kaut kā tādā veidā to visu uzkuļu un ir kā tāda sarkanā lupata, ko kādreiz pavicina priekšā. Apvienošanās var notikt noteikti arī bez jaunas ēkas, vienkārši strādājot esošajās. Un tad, protams, ka kontekstā ar šo jauno finansēšanas modeli vienalga, cik tur būtu naudas vai 91 miljonus pēc 5 gadiem vai nedaudz mazāk, noteikti var iet uz vislabāko, uz visracionālāko telpu risinājumu, jau kārtīgi plānojot. Tas viss ir izdarāms. Bet trakākais būtu tas, ja mēs šobrīd diskutētu par ēkām, un kamēr nav lēmumu par ēkām, tikmēr nedaram neko. Jo tad ir skaidrs, ka mēs neizdarīsim arī pilnīgi neko. Mēs diskutēsim par to, kur tur kas vairāk dārgāk maksā, un turpināsim šausmināties. Ievaram bija maz piebildi, tad vēl Gunte. Man bažas būtu par 27. gadu, nevis par 26. Tāpēc, ka gan 18. gada vēlēšanas, gan 22. gada vēlēšanas noved pie tam, ka budžetu pieņēma tikai nākošajā gadā. Bet, ja runājam par ēku, man liekas, ka ir divas lietas, ko es gribētu pateikt. Viena ir, ka tad mums jāsaprot, priekš kam ir sabiedriskais mēdījis. Un ja mēs sapratīsim, priekš kam, tad droši vien ēka būs pakārtota problēma, ne tikai naudiski, bet, kā Jānis teica, tas būtu nožēlojami, ja ēkas jautājums norautu jebkuru citu jautājumu attiecībā uz apvienošanos. Līdz ar to tāpēc tā ēka ir tāda palikusi tā kā drusku nostājas, bet skaidrs, ka esošās ēkas funkcionāli nepilda tos uzdevumus, kas viņām būtu jāpilda. Un skaidrs, ka ja mēs gribam būt par modernu mēdīju, tad mums ir nepieciešama normāla infrastruktūra, moderna infrastruktūra, kad elastīga infrastruktūra. Un mēs jau paši savrēķinājām, cik mums jaunas studijas vajadzīgas. Protams, kad ambīcija bija tāda, ka kāds varēja mūs apturēt, bet neapturēt. Bet vienalga, studiju vajadzības un to skaitu vajadzības ir pieaug, tāpēc, ka satura daudzveidība pieaug. Tur nav ko liekties. Līdz ar to atbildi ir vienkārši. Būtu labi, ja būtu moderna, funkcionāla mēdīju prasībām atbilstoša ēka, tāpat laikā to uzlikt kā kritisko priekšnosacījumu un nozīmē, ka mēdījis droši vien uzreiz neapvienos. Es negribēju teikt, ka ēka ir galvenais jautājums, bet runājot par finansējumu, kontekstā ar finansējumu, viennozīmīgi tas ir jautājums, vai jūs turpināsiet investēt esošajās, neatbilstošajās ēkās vai nē. Tam ir ļoti liels sakars ar to, jo patiesībā tas galvenais uzdevums būtu arī, gribēju arī pēc tam Artē vēl pajautāt, galvenais sabiedrisko mēdīju uzdevums ir veidot saturu, rūpēties par satura veidošanas izmaksām un visas pārējās izmaksas, kas ir traucējušas, tām nevajadzētu būt prioritārām. Diemžēl tā ir. Un, ja mēs runājam, piemēram, par Igaunijas modeli, ko jūs ļoti bieži šeit pieminat, Igaunijas modelī bija vēl viens ļoti būtisks aspekts, cik daudz sabiedriskais mēdījis ražo pats un cik daudz viņš dod iespēju ražot producentiem. Un no tā arī būs lielā mērā atkarīgas izmaksas. Tāpēc viss šis kompleks, ko Una pieminēja, saistīt sabiedrisko mēdīju apvienošanu ar finansējumu un to, par ko mēs maksājam, lai sasniegtu šos pamatmērķus, veidot kvalitatīvu saturu, būs ļoti būtisks. Jā, es domāju, uztaisam tagad pauzi, jo mēs jau esam iekavējuši 10 minūtes kafiju padzeram. Un, man liekas, Gunte, tas jautājums no tavas puses pareizi izskanēja citā formulējumā varbūt. Tas jautājums ir par stratēģisko plānu. Nevis par to, ka tagad mēs būvēsim ēku un tad pēc ēkas mēs apvienosimies, tad mēs iesim iekšā un tā. Bet par stratēģisko plānu, kā solīt pa solīt mēs ejam. Tāpatās tā kā mēs tur cīnāmies par koncertzālēm, visām pārējām būvēm, bet kādā veidā un ko tas dod sabiedrībai, savienojoties vienā ēkā un taisot kopēju
sistēma, un man liekas, tur ir savs rezons, tāpēc, ka skraidot no Latvijas televīzijas uz Latvijas rādio, man tas atgādinātu to procesu, kad man sauc uz paklāju no televīzijas, un es braucu pie Bartkeviča uz tavu kabinetu, kur man mazgāja galvu, un tad es pēc tam braucu atpakaļ, un tā tālāk. Tā birokrātija bija milzīga, bet toreiz viņi kaut kā arī darbojās. Tā kā nav saruna pēka. Es domāju, ka ir par stratēģiju solīt pa solītim, kādā veidā mēs ejam uz priekšu. Uztaisam pauzi 10 minūtes, mums ir vēl citi runātāji, un vēl būs iespēja uzdot jautājumus. Paldies! Es aizgāju doktoru skatīties. Nē, viņš vēroja mani no ārā.